domāju, ir sanācis daudz cilvēku, kas visu kaut ko gaida. Vienās laiks kaut ko radīt, lai kaut ko sāktos. Man ir liels prieks un gods būt viesam šajā mājā. Es esmu Jaštovs Kašķējs no Fizikas matemātikas fakultātes, pētnieks un pasniedzējs. Un te ir ievērojams skaits izmantoju mūsu fakultātes studentu. Un droši vien vēl kāds pasniedzējs, kas ir ieradušies. Šī te diskusijas iniciatori ir studenti, kā mēs to sapratām, un mana un kolēģa Daina Zepa funkcijas mēs centīsimies minimizēt. Mums palūdza iesākumā teikt dažas ievadvārdus no, varbūt vienas no fizikas matemātikas, vispārīgi no zinātnes puses, un otru no teoloģijas puses par zinātnes un reliģijas dialogu jautājumiem. Mēs centīsimies būt īsi un pietiekami vispārīgi, konkrētas atbildes mēs noteikti nepiedāvāsim, un tad pēc mūsu uzrunām tad vārds tiek dots studentiem, kur ir paneli, cik es saprotu, paši izvirzīti no fizikas un no teologu puses. Un tad mēs centīsimies komentēt minimāli, kad jutīsim nepārvaram vajadzību to darīt. Bet, protams, arī zāle tiks iesaistīta, tad jau redzēsim, kā šis pasākums attīstīsies. Man ir jautājums, cilvēki, kuri ir no malas, arī drīkst tā kā piedalīties, kuri nav ne fizikas, ne teoloģija? Es saprotu, pilnīgi atvērts pasākums. Ja netraucē. Tikai savu 100 cilvēku domā kūkam un reiz vanīt nevajag. Jā. Ok, labi, tad iekildam kārtību. Jā, tad man jāsāk kaut kāds mans īsts stāstījums. Tīri personiski man ir prieks un pagodinājums būt viesam šajā fakultātē, jo es pats esmu beidzis bakalaura maģistra programmu fizmatos, bet tad, kad es biju vidusskolā, bijuši vairāk draugi, un viens no tiem viņam tāpat interesēja gan fizika matemātika, gan eksistencionālā jautājuma. Un es sagaidīju, ka tad, kad mēs pabeigsim vidusskolu, viņš iestāsies datoriķos. Viņš iestājas teologos. Un savukārt viņš sagaidīja, ka es iestāšos datoriķos. Es iestājas fiziķos. Abi nenožēlojam šo te izvēli. Un tad dažas tās skata punktu uz varbūt fiziku kā tādu un tās vieli. Ja? Bet mēs pirms mēs pārējām pie konkrēti fizikas, es gribētu sākt ar vienu līdzību. Ja? Tā, ja mēs sākam kaut kādu lielu jautājumu apskatīt, droši vien jāsāk vienkāršāk tāda praktiska līmenī. Ja? Ja cilvēki uz ielas, uz Raiņu bulvāru prasītu, kas ir galvenais, ko dara zinātne, viņi droši vien kaut ko pierāda. Pēk, un pierādīs. Ja? Un reliģija, teoloģija, viņi tur tic. Ja? Nosacīt zinātne pierāda, reliģija tic. Mēs gribam izstāstīt nelielu līdzību par pierādīšanu un ticību. Iedomājieties, ka pēc šīs diskusijas kāds puisis no fizmatiem, teiksim, Mārtiņš, būs ievērājis kādu meiteni no teoloģija, teiksim, Annu. Ja? Uzaicinās uz randiņu, un viņi tuvāk iepazīsies, sāk satikties kādu laiku, vairākus mēnešus, kino, kafejnīcas, dēļas, dārnas, forša, tā kā viss notiek. Mārtiņu rastos pārliecīgi, jā, viss notiek. Anna ir īstā, viņš uzaicinās uz sevišķi smalku kafejnīcu, jā, savus, teiksim, 2 nedēļu ietaupījumus, ziedot šim pasākumam. Lūk, Anna, protams, piekrist ar viņu aiziet. Viņš atnāktu, ieskatītos Annai acīs un teiktu, zini, es tevi mīlu. Lūk, ļoti tāda dzīva, dabiska situācija. Daudziem no mums nav sveši, es tā ceru, lielākai nē. Lūk, bet Anna viņam atgādāja teikt, zini, es tev neticu. Ko Mārtiņš, iespējams, būdams pierādītāju pusē, viņš teikt, es tev pierādīšu. Es tev nevīdu, tev pierādīšu. Pirmkārt, ja, 3 mēnešu laikā mēs esam bijuši uz 12 randiņiem. Mēs esam bijuši tādās un tādās kafejnīcās, un esam bijuši uz kino. Tad, ja tu saskaitīsi, cik daudz ielas, es esmu dāvinājis salīdzināsim vidēji statistiskiem rādītājiem, mēs esam augšējos 5%. Ja tu man joprojām netici, piedod, tad izšķirošies arguments, šeit ir funkcionāls magnētiskās rezonanses aptēri, kas parāda manu smadzeņu darbību, tad brīdi, kas par tevi domā. Jo tu redzi, šie apgabali ir saistīti ar mīlestību. Tev patiesībā nav kur atkārties, ja? Es tev esmu pierādījis. Lūk, te laikam man stāstījums beidzas, ja? Norisinās dzīvē
Kādam varbūt savas izjūtas, bet es aicinātu, ja mēs turpmāk attīstot šo diskusiju, ja mums kādu brīdi rodas sajūta, ka mēs esam tā puiša pusē, ja, un tā ļoti gribam pierādīt kaut ko nepierādām, lai mēs būtu nedaudz uzmanīgi. Tā, bišķi nopietnāk, un par fiziku, ja? Es parasti cenšos runāt par to, pēc iespējas minimālāk, un tā varbūt man īpatnīgi profesionālais trūkums. Fizika kādus jautājumus apskata un risina, un ar ko mēs varētu sākt. Ja? Tas jautājums, kas interesējas visos laikmetos cilvēkus, par debesu ķermeņu kustību. Ja? Tas ir ļoti pieejams, ļoti uzskatāms, katram pazīstams fizikāls eksperiments, kurš pa brīvu notiek debesīs, kaut kā tur tie ķermeņi kustās. Un par to cilvēki ir domājuši sen, pirms filozofijas šķirās no teoloģijas, filozofi par to ir daudz domājuši, ka tur ir divas komponentes, kādas mēs varam jautājumus uzdot. Aha. Tātad divi jautājumi, ko mēs varam uzdot. Mēs varam uzdot jautājumu, kā tie debesu ķermeņi kustās. Ja? Un cilvēku zināšanas daudzumu pieaugoši, ir dažādi varianti, un tās atbildīs arvien precīzāk. To mēs domājam par riņķelīnijām, precizēt par sauli. Visam ir redzams, kā viņi kustās ar planētām. Ir viltīgāk, un tā pirmā tāda precīzā atbilde bija par Keplera atbilde, par elipsi. Ja? Otras puses ir jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs nekustām? Kā tas vienkārši aprakstīt, dot man iespēju paredzēt, kur šonakt ir jāskatās, lai redzētu, teiksim, saturu. Bet kāpēc mēs nekustām? Arī pazīstams vairākas atbildes. Kāpēc debesu ķermeņi kustās? Kāds jūs tāds atbildes? Izmatim neatbildēt. Ir pārāk. Jo viņiem profesionāls debilizijas iespēja. Viņi nevar mierīgi padomāt par šo jautājumu. Kāpēc planētas kustās ap sauli par elipsi? Kāpēc? Viņš ir daudz ko ir iegūjis, viņš saka, tas ir gravitācijas te. Viņi jau ir izglītojušies īsāks Ņūtons. Kāds, teiksim, pirms Ņūtona par gravitāciju nekā nezināja, redzēja, ja mums apkārt kaut kas kustētos, tad viņš ir jākust, un dažkārt viņas kaut kur kāds kustē. Tātad viena atbilde, ko fizika dod uz jautājumu, kāpēc debesu ķermeņi kustās kā elipse, ir tāpēc, ka gravitācija. Tāpēc, ka redz tā saule pievērta katru planētu, un mēs to dažādām planētām varam to spēku, ar vienu pašu formulu aprēķināt, mēs varam tās elipses izveikt. No vienas puses ir atbildēts uz jautājumu, kāpēc. Un tad, bet ja mēs rūpīgāk iedomāsimies, tad uzreiz var celt iebildumu un prasīt, labi, bet kāpēc tas gravitācijas spēks darbojas? Ja? Kas tad tur ir pa sauli, ka tā zemeņi viņi ņem un vēl pie saules? Redziet, kas sanāk? Mēs sākam ar vienu problēmu, ar vienu kaut ko nezināmu. Atrisinām viņu. Ja? Fizikā notiek nopietnas progress, liels laiciens. Mēs esam atbildējuši uz jautājumu, kāpēc, bet pēc būtības mēs esam ieguvuši tādu pašu atbildi, kā kustās ķermeņi, pakļaujoties otrajam Ņūtona likumam, pakļaujoties vispārīgam gravitācijas likumam. Un to pirmais ļoti skaidri apzinājās, tiešām nekas cits kā Ņūtons. Un šī ir tā vieta, kur fizikas ceļi ar vispārīgāku filozofiju, metafiziku piešķirušies, kura fizika ir ļoti lielā mērā sašaurinājuši savas pretenzijas un sašaurinājuši savus uzdevumus un metodus. Doties izvēlējās vienu metodu, pie kuras viņi pieturās, un kura bijis veiksmīga, tur un tā bijis veiksmīga. Proti, ja? Un šeit ir tāds pagarāks citāts. Ja? Bet tas svarīgākais tajā citā ir tas, tā ir Ņūtona atbild uz šiem te jautājumiem, kāpēc tad pievelkas, kāds tad ir skaidrojums pie gravitācijas, ko tas nozīmē? Un tur viņš ir nolicis skaidru robežu, ka jebkādi mūsu prātojumi, es tā pārfrāzēju to, ko es no šīs lasu, jebkādi mūsu prātojumi par to, kāpēc tad tomēr viņi pievelkas, paliek prātojumi, un tiem nav vietā eksperimentālajā filozofijā. Kas pēc būtības mūsdienu valodā runājumā ir fizika. Tā ir empirisku novērot vai izmērīt sakarību, vispārināšana vai ekstrapolācija. Ja? Mēs novērojam vienai planētai, trešai, droši vien vienai planētai, droši vien trešai būs tāpat saisēja,
un pārbauda. Bet tās atbildes uz jautājumu, kāpēc, viņi vienmēr paliek ārpus tās sausās fizikas. Nu, un tomēr, vai fizika ir tik ļoti sausa zinātne? Ja? Es virsrakstu tūlītās paskaidrošu, bet tā tēze. Fizikas saturs, ārpus fizikas, tas saturs, kuru var ierakstīt mācību grāmatā, ko var nolikt šeit plauktā, ko var ieprogrammēt datorā, pēc kā var izbūvēt mašīnu. Tā fizika, mēs cenšamies cik vien varam, lai viņi būtu pareizi, pārbaudīgi, saskaņot, matemātiski nepretrunīgi. Viņa nav nekāda interpretācijas no cilvēkā, viņa nav atbilžu uz jautājumiem, kāpēc. Viņa ir precīzas, dzīves, skaidras, kā milzīgas katedrāls atbildes uz jautājumu, kā. Jā, līdz ar to jautājumā interpretācija vai par jēgu, viņu nekādā ziņā nav nesvarīgi, bet atbildes uz tiem būs neizbēgami atkarīgi no tā fiziķa, no tā cilvēka, kas tam ir. Kā es stādos priekšā elektronu, kad es rakstu viņam vienādojumu? Kā es saprotu to grafiku, ko man dators ir izspēlējis ārā? Ja es nesaprotu, esmu švaks fizikas, ja es būtu akla mašīna, kas vienkārši atkārto to, ko citi jau ir izdarījuši. Un tajā izziņas procesā vienmēr būs subjektīvais, iracionālais un cilvēciskais elements. Un tas virsraksts auziņš nav sausiņš, tas ir citāts no fizmatdienām, fizmatdienās rīko gājienu, vai sākušas mājas, tad viņi kliet visādas saukļas vecrīgā, un viens no tiem ir šis, un, protams, atsaucos uz, laikam, absolūti vairuma šeit esošu fizmats skolotāju profesoru Mārcis Auziņu, un tā tēze, ka nav sausiņš, ja? No, fizikas nevar atraut no viņa fizika nevar atraut to personu. Tādēļ tā tēze ir, ka fizika ir neatraujama no fiziķiem, no tiem, kas ar to nodarbojas, un tieši alkas atbild uz jautājumu, kāpēc ir tas, kas mums notiek. Katrs jautājums, kāpēc tās planētas tā kustās, kāpēc tie elektroni tur tā interferē, kā atoms ir uzbūvēts, kāpēc viņš spējas absorbēt un starot gaismu. Mēģinot atbildēt uz jautājumiem, kāpēc, arī tiek atklāts un radītas lietas fizikas izpratnē. Bet, kad mēs beidzot esam tikuši skaidrībā, kura tad tā atbilde ir īstā, tā, kuru var pārbaudīt un paņemt, tā būs atkal tāda šaura un nolikt plaukta. Nu, tāpēc arī vajadzīgi dzīvi fizikas, ne tikai tās gudrības grāmatās, lai tā zinātu neizmirtu un kaut kā kustētos uz priekšu. Tā kā visu laiku ir šī, zinām, spriedze, kā un kāpēc. Nu, un, jā, tā kā, vienas puses, var teikt, ko tad tā fizika priekš eksistencionālā, priekš lielajiem jautājumiem, kāds tad viņas labums. Tādā pavisam drošā saliņa, ka mēs varam kaut ko pateikt, tā ir ļoti šaura, tā ir žopa. Mēs šodien runāsim par laiku, par radīšanu, tā specifiska teorija, vispārīgā relativitātes teorija, kur ir vienādojumi, kur ir pārbaudīti mums pieejamās mērogas, un mēs ekstrapolējam kaut kur tālu. Tad ir tie empiriskie dati, ko šie vienādojumi izskaidro, tas, ka mēs zinām, ka ir bijis lielais sprādziens, nekādi citādi viņi nevar izskaidrot. Bet tādi viņi ir, kādi viņi ir. Bet tas, protams, nenozīmē, ka mēs negribam mēģināt izprast, ko viņi mums pasaka, kas ir bijis pirms tiem, un kādu jēgu mēs kā cilvēki tajā varam sasniegt. Tādēļ fizikai ir ļoti spēcīga šī subjektīva, iracionālā komponentā iedvesmot, tā liek domāt par kaut ko lielu un skaistu un interesantu, bet kas ir ļoti svarīgi. Un tas ir tas, kas ir jāmācās profesionālā fizika, tas viņu uzdevums. Mācēt nošķirt. Kas no tiem apgalvojumiem, kurus mēs rakstam un komunicējam un dzirdam, ir fakts un ir pārbaudīts un vairs nebūs grozāms, un kur ir mana interpretācija un vēlme un tādas lietas. Tajā prasmē var trenēties bezgalīgi un dažādiem cilvēkiem tā ir dažādi, bet tas ir viens svarīgs elements, kad jūs dzirdat kādu apgalvojumu. Fiziķi saka, kā? Viņi saka. Fizika pierādījusi, kā. Ja? Tādā brīdī ir jābūt nedaudz uzmanīgam, vai mēs tiešām saprotam, kas tev apakšā tiem iedzieniem, kuri ir pateikt, cik lielā mērā viņi ir mana interpretācija, fantāzija vai spekulācija, cik lielā mērā viņi ir kāda atbilde. Nu, tās laikam arī ir viss no manas puses, tā kā es centīšos diskusijās pēc iespējas mazāk jaukties iekšā. Tad, kad es nevarēšu izturēt, man šķitīs, ka šīs divas jomas tiek jauktas, tad es mēģināšu kādu savu perspektīvu piedāvāt, bet tas ir tā īsi par fiziku no manas puses. Paldies! Lūdzu, David, es droši vien pārsteigsies. Labdien, es esmu Dainis Epis. Es esmu šīs fakultātes cilvēks, kaut gan jau es šeit nestrādāju, bet darbojos
zināmā veidā darbojos, kaut arī tajā pašā zinātnes reliģijas dialogu grupā, kas ir šeit apmēram atradus pie teoloģijas fakultātes. Un es tāpat kā Vjačeslavs esmu uzaicināts būt vadītājiem šai diskusijai no teologu puses, gan īsti teologs es pēc izglītības nebūtu. Tāds mana izglītība ir tāpat fizika, matemātika un filoloģija, un teoloģija kaut kur pavisam pašdarbnieks. Bet man ir šis uzticēts, un es esmu 20 gadus sabijis šai fakultātei, man ir pieredze arī, ka es kā priesteris kalpoju, es esmu baznīcā, teoloģiskās lietas man gluži svešas nav. Un tātad, varbūt tieši tāpēc, ka man ir tā eksakto zinātņu puse, es esmu tā šeit nolikt šajā vietā. Un tātad, ar ko lai es sāku? Ievadījums jau no Vjačeslavas valsts bija ļoti tāds skaists, un tas arī der mums, un tas der šim pasākumam tiešām ļoti labi. Es gribu sākt tādu līdzīgu. Iedomāsimies, ka kāds jaunietis nāk pie kāda saviem vecākiem vai kādam vecākam pazīstamam cilvēkam. Viņš saka, es gribu studēt, bet mana tā izvēle, es īsti nezinu, kurā fakultātē es mācīšos, bet lūk, man interesē šādas lietas. Es gribētu mācīties, iegūt spējas, iejusties citā cilvēkā. Tas ir tā, iejusties cita cilvēka uzskatos, spēt saprast cita domas tādas, kas man pilnīgi svešas, un šī domas varbūt tik lielā mērā svešas, ka tās pārstāv kādu svešu ideoloģiju, ielīst it kā otru cilvēku kādā un saprast, un tad atkal nākt ārā un tā iegūtu tādā veidā zināšanas. Un to vietot tādā pilnīgi konkrētos veidos, lai attiecinātu to, kā saprast tekstu, rakstītu tekstu, citu cilvēku rakstītu tekstu, strādāt ar šo tekstu kā informācijas avotu, netaujājot, kas šo tekstu ir rakstījis. Visu informāciju saņemt no teksta. Man ir tikai priekšā teksts, un ar to man ir jāstrādā. Tad vēl es vēlētos it kā sevī nestu dažādas uzskatu sistēmas, un tāpat kā cilvēki strīdās savā starpā, es gribētu, lai man ir divas vairākas personas, kas strīdās savā starpā, un tādā veidā es iegūstu tādu spēju arī uz sabiedrību skatīties no malas. Es redzu, kā cilvēks strīdas savā starpā, es nesaprotu, kāpēc viņi strīdās, kāpēc viņi nevar vienoties. Lai spētu vienoties, ir jāsaprot, ko šie pretējie pārstāv un to visu sevi modelēt. Un tas viss ļoti gribētos, lai darīt savu domāšanu elastīgāku, neatkarīgāku, nepakļauties konformismiem, svešām ietekmēm. Tā izstāstītu kādam vecākam cilvēkam, ko tad vecākais cilvēks atbildētu. Patiesībā viņš atbildētu droši vien piedāvāt tieši to savu jomu, kur viņš strādā, ja viņš būtu, varētu uzskaitīt jebkuru specialitāti, es tā iztēlošos, viņš būtu matemātiķis. Viņš prasīja, un viņam piedāvāt tā, viņš saka, zini ko, man liekas, matemātika nemaz nebūtu tik slikta, lai visu to saprastu. Tā ir loģiski domāšana, tur ir vajadzīgs arī cilvēciskais faktors, kā mums Slava pastāstīja, ļoti noderīgs. Un
tu noteikti to iemācītos tur. Nu, ja man prasītu, tad es norādītu uz teoloģijas fakultāti, jo man lūk ir tā pieredze 20 gadu šeit būt. Man liekas, tieši teoloģiskā fakultāte ir tā, kas māca cilvēkam darboties tādā jomā. Nu, labi, tālāk. Es gribu pāriet pie tā, ko tad teologi dara. Un šeit ir 2 stāsti par pasaules tapšanu. Šie stāsti pietiekoši atšķirīgi. Pirmais ir no vecās derības paša sākuma radīšanas stāsts. Iesākumā Dievs radīja pasauli, tie tajās oriģinālvalodās. Un pirmajā stāstā tātad Dievs darbojās un Dievs ir kā radītājs tajā pirmajā stāstā. Un otrs stāsts apakšā, tas ir paņēmis no jaunās derības, no Jāņa evaņģelijā, un tas sākās arī līdzīgi, jo tur darbojas Dievs. Un teksts ir, jūs droši vien zināt, teologijām, protams, zin, bet arī matemātika, droši vien fizika lielākā daļa zin. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Nu, 2 stāsti, un Dievs ir uzstādīts 2 pilnīgi atšķirīgās, varētu likties, pozīcijās. Vienā ir radītājs, un otrā ir vispār vārds bija Dievs. Kā vispār to saprast? Nu, kā tādus tekstus saprast, tāpēc teologi tieši šie ļaudis tieši tāpēc izglītojās un ir paredzēti, lai saprastu šos tekstus, saprastu dziļi un pamatīgi, un ne tikai šos tekstus pieņemtu kā ticības tādus avotus un iniciētājus, bet arī kā informācijas gūšanas, kā domāšanas, kā aptarpiešanās, kā spriešanas avotus. Protams, arī ticības lietas, to teologi, kur šīs ticības lietas rodās. Tad Dievs kā radītājs un Dievs kādā sakarā ar vārdu. Bet Dievs ir, svētos rakstos ir rakstīts, Bībelē rakstīts, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, un cilvēks arī tas, kas visu to nes, un tie, kas oponē pret Dievu, saka, ka Dievs patiesībā ir uzkonstruēts, un tas, kas tiek sacīts par Dievu, tas viss sacīts par cilvēku, nekā tur nepareiza nav. Neviena vārda tur nav nepareiza, tikai tas jautājums ir, vai aiz šīs konstrukcijas kaut kas atrodas vai neatrodas. Tur ir tā, vai tur ir tukša vieta, vai tomēr ir arī kaut kas reāls. Un tad cilvēks rada. Nu, te es neiedziļināšos, es tā ātri pārbraucu. Cilvēks, ko te viņš rada? Cilvēks savā apziņā rekonstruē pasauli sev apkārt. Tas ir viens tāds bloks, liels bloks, kur tagad nav laika iedziļināties. Cilvēks atklāsmē saskata pasauli plašāk nekā vienkārši lietas tajā. Aiz atklāsmes tā jau ir cita pasaule, kura nu, tā tieši ar kuru nodarbojās teoloģija. Es citu jomu tā, kas tā tieši, kur figurētu jēdziens atklāsme, īstais nezinu. Tas ir teoloģijas termins, tāpat teoloģijas termins ir tas, ko mēs saucam par Dievu, par debesu valstību, tas ir tas, kas ir, ko teologs iedomājās, ka tas aiz šīm vienkāršajām pasaules lietām ir kaut kas dziļāks, tālāks un neredzamāks, un tā uz tā Dieva valstība, un lūk, citās Dieva valstība ir turklāt pienākus no Mateja 3 un 2. Un atklāsme notiek arī caur vārdu. Un te lūk tā otrā Dieva atklāšanās caur vārdu. Dievvārds notika, un zinīgi, ka Lūks 3.2 tā paši numuri, bet Lūks ir šie vārdi. Dieva vārds notika, atklāsme notiek caur vārdu.
Nu, teologi tātad nodarbojās ar šīm lietām, cilvēks un vārds. Un konkrētās lietas, ko teologi darbojas, ir vecā un jaunā derība, baznīcas tēva teksti, viduslaika teologu teksti un tam līdzīgi. Kas ir teologu uzmanības centrā? Es tā pārēju par šādu jautājumu. Nu, es gribu teikt, ka teoloģijas centrā galvenais ir cilvēks. Cilvēks un viss ap cilvēku. Bieži tie, kas ārpus teoloģijas domā, teoloģijas centrā ir Dievs un tikai Dievs. Bet patiesībā tā diezgan vai. Ko mēs par Dievu pateikt? Patiesībā jau viņš ir neredzams un mēs neko. Mēs varam skatīties, ko Dievs dara. Pats Dievs jau mums nav aizsniedzams. Un Dievs darbojas pie cilvēka, Dievs darbojas tur, kur ir dzīvība, kas ir dzīvs. Un tas, kas ir dzīvs, tas ir cilvēks. Un dzīvs cilvēks arī savā darbībā un visās savā darbības sfērās. Nu, es pats teologs neesmu, bet tad, kad man kādās lekcijās ar studentiem bija jārunā par latīņu valodu un bija kāda attēls brīžs, es kādreiz atļāvos tādus izteicienus, kā jūs tur redzat. Teoloģija ir zinātne, kā kļūt laimīgam. Es nezinu, kurš no teologiem piekrist, bet es tādu vaļību esmu atļāvies. Katrs var mēģināt tur ielikt kaut kādu saturu vai oponēt un pateikt, tas pavisam ir pareizi. Tālāk teologu uzmanības centrā noteikti valoda un teksts un darbs ar tekstu. Šajā vietā es tādu repliku pievienoju, ka esmu dzirdējis, arī jūs esat dzirdējuši, droši vien arī tāds izteiciens, ka visuma uzbūve galu galā nav nekas cits, kā vienkārši teksts. Teologs tāpat interesē, ko dara citu zinātnes pārstāvji. Un es gribu sacīt, ka tieši to zinātņu pārstāvji, kas pārstāv dzīvību. Un dzīvību, un tikai vienu piemēru, evolūcijai liels sakars ar dzīvību, tieši par dzīvības izcelšanos, un tieši tur ir tas viens no tādiem izseniem strīdiem, kontroversēm ar evolūciju, nu tieši tāpēc, ka tas ir tāds ļoti svarīgs jēdziens teologiem pēc būtības. Nu, tāpēc arī strīds, kas mīlējās, tas tīlējās. Tā. Ko domā un dara fiziķi? Tas arī ir svarīgs teologiem, viņi ļoti uzmanīgi seko, un es kā fiziķis vienmēr jau nekad neesmu bijis būt teologs, kāds patiesībā es neesmu, bet man ir jautājumi saistījušie, un fizikiem un teologiem kopīgi ir tādi lieli fundamentāli jautājumi. Nu, varu skaitīt kaut vai šādā te kārtībā, kā pasaule cēlusies. Kā saprast to, ka mēs atklājam dabas likumus, ka vispār viņi ļaujas tik atklātiem. Tālāk, vai dabas likumi pieder sapratnei, vai dabas likumi pieder pašai dabai, vai abiem diviem kaut kādā saistītā veidā, vai arī daba nezina, ka tā ir kaut kāda likuma, un pašai dabai likumiem nav nekāds sakara. Nu, es ieklāsīju, tas ir Viktors Stengers, kas pārstāv to pēdējo. Un teologs ļoti interesē, viņš seko arī, es nezinu, teologs seko, kas notiek tur, lielais kadronu kolaiders, šķaidītājs, kas tur notiek, un tur ļoti zīmīgas lietas notiek. Tie grafiki, kas tur iegūti, tie tikai pasaulē rādīti 20. decembrī pagājušajā gadā, kur tas Higgs bozons varētu būt. Īsti nav zināms, vai viņš tur ir vai nav. Tas viss notiek šodien. Tas viss mums ir ļoti interesanti. Un tad ir teologiem vienmēr niedzēs uzdot jautājumus.
lai viss ir labi, ko fizika atklāja, bet vai viss tas var notikt bez kolektīvās saprāta esamības universitāte? Nu, tad fizikas varbūt arī interesē tas jautājums, tāpat kā teologus. Nu, tur tāds, es pievienoju vēl tādu provocējošu jautājumu, vai elektrons eksistē viens pats, ja viņš eksistē ārpus elementāru daļiņu tabulas, vai visa tabula eksistē uzreiz. Nu, tas to var arī. Tā, un te beigās būs reklāma mūsu zinātnes reliģiju dialogu grupai, kas darbojas universitātē. Un par to varbūt varēs, ka būs interesi jau nobeigumā. Nu, paldies, tad no manas puses. Droši vien, tad ir jādod vārds veidot studentiem, kuriem ir jautājumi kādi viedokļi, tā kā jūs savā starpā esat nolēmuši, kur sāks, droši vien ir pirmais jautājums varētu būt tiešām par šo nozaru attiecībām, un tie jautājumi, kur varētu būt kopīgi. Es domāju, tā kā jūs uzrunāt, tā arī mēs sākam. Jā, tu var sākāt. Tā, reliģija un zinātne. Būtībā viņas jau saskarās vienā zinātnē, kas ir teoloģija. Teoloģija ar zinātnes metodu mēģina skatīties reliģiskās atklāsmes un reliģiskās patiesības. Vai viņas ir pareizes un kā viņas ir pareizes. Ja tādēļ fiziķi ar savu darbu mums ir ļoti palīdzoši šajā vērtēšanas procesā. Es domāju, vispirms mums vajadzētu pateikt, ka godējumi vadītāji var runāt tā, kā viņi runāja, es tā nevaru, tāpēc, ka es domāju, ka jūs diez vai varat, proti, mēs drīzāk atrodamies tādā studentu, cilvēki, kas mācās stāvoklī, un mēs daudz tās lietas, kas tika pasniegts ļoti tādā ideālā veidā, mums viņas ir citādākas, un ir jānorāda, ka ikdienas dzīvē, es domāju, ka arī jums bieži vien daudz lietas jūsu studiju darbībā noris ne tikai no pierādīšanas, ne tikai no zinātniskās metodas aspektiem, bet izriet no kaut kāda veida ticības, kas arī bišķiņ tika pieminēta. Proti, jums būtu, jebkurai zinātnieki būtu grūti progresēt, ja viss iepriekš pieņemtais tiktu atkal un atkal pierādīts no jauna. Un diez vai jums galvā viss tas ir, īpaši mūsdienās, kad viss ir tik ļoti diferenciēts tieši zinātnes. Un otrā, tas, ko Ģits teica, ka teoloģija, vai pareizāk reliģija, nav tikai ticība. Reliģijā būtu jāatšķir divi stāvojumi. Viens ir tāds kā inženieru stāvojums, proti, kad ir lietas uz ticību, un tad tu viņus piedzīvo, un tu viņus kaut kā atklāj vai izmanto. Un otrs ir kontemplatīvā tāda strauma reliģijā, kas varbūt tiešāk nodarbojas ar tādu vispārīgu zinātnisko metodu un izziņu. Paldies! Varbūt es turpināšu, es varbūt nolaidīšos vēl uz zemes, bet ir tā, ka tā lielā, ja mēs skatāmies to ietekmi, tad viena no otru, mēs liela problēma, kas ir jau pēc diviem runātājiem saskārās tā, kad es droši vien ļoti daudz ko nesapratīšu, ko es runāju, jo pirmkārt ir šie vārdi, kas tiek lietot, te bija viss ļoti smuki uzrakstīts, nu, varbūt vēl varētu klausīt sakot līdzi, bet kad lieto vārdus univers, komplementaritāte, labi, tas vēl ir, ko vārdu saprot, bet vienmēr tiek lietot tik sarežģīti vārdi. Es ceru, ka pirmkārt šodien diskusijā mēs kaut kā bišķi kaut kādām tādiem terminiem bišķi plašāk viņus paliksim, jo es, piemēram, tiešām nespēju izsekot līdzi. Iespējams, ka fiziķi arī savā starpā runā, un, ja mēs sāk runāt savām lietām ar tiem vārdiem, tad mēs neskatās. Man liekas, tā varbūt ir tā viena no problēmām, ko es saskatu, ja jautājumi bija par tām attiecībām, kad parasti fiziķis, kad klausās vai vispār fizmati klausās, kad kāds no teoloģiem ko saka, tad viņam, man liekas, pirmais iespējas ir, kad tiek kaut kādos vārdos tiek apgūta kaut kādiem vārdiem, lai apmēram noslēpt kaut ko, bet mēģināt kaut ko pateikt tā, ka viņš pateic gudri, bet nesapratam tā. Tu redzi to reliģisko momentu tavā argumentācijā, tu teici apgūts ar vārdiem. Nu jā, man liekas, kā fizikas. Jā, man apgūra noteikti reliģija,
Tas jautājums, kas saprot vārdu reliģija, tad apburšana, ja reliģija apburšana, tad man es esmu reliģija. Tāds jau jautājums reiz, vai mēs visi saprotam, ka zinātniskā metoda, instrumentalitāte ir savas robežas. Vai tad nav šādām uzstādījumiem, kādiem iedodam? Man ir iedodam. Zinātni var saprast. Jā, nē, tieši metodi. Teiksim, es nesen skatījos dokumentālo filmu ar Richardu Dawkinsu, un tur bija tas eksperiments ar, es nezinu kā, tie, kuri ar tām riekstēm staigā laikam, vai kā viņas tur saucās, un meklē ūdeni zem. Jā, rīksēm staigā apkārt. Jā. Un zinātniskā metoda bija pārbaudīt viņus, kas principā ir zinātniskā metoda. Tas ir vienkārši, teiksim tā, loģisks paņēmiens. Teiksim, kā bija parādījis, ka dubultāklā metoda, ja, ka, teiksim, tiek saliktas pudeles ar ūdeni un ar smiltīm. Un ne pats eksperimentētājs nezina. Ne, protams, to zina arī tas pārbaudāmas. Un tā ir tā zinātniskā metoda, ka mēs kaut ko, teiksim tā, izsakām zinātnes terminos, bet mēs jau izejot no veselā saprāta un loģikas, mēs jau uzbūvējam mūsu domāšanu tajā virzienā. Nu, skaidrs, vispār jā, no zāles varbūt tā ierobežot. Jūs paši tā? Jā, tieši viens no viedokļiem ir, ka metodi ir neierobežos. Kā jūs tad studentiem? Es arī jau sākumu garo, lai pabeigtu tās attiecības īstenībā. Manā uzskatījā viņš kaut kur īstenībā, kā parasti, ja tā attiecības, tad viņš kaut kur berzējās, tur ir tāds, bet tas man liekas arī tāpēc, ka tieši tas, ko es teicu pašā sākumā, ka es nesaprotu, ko es runāju. Un attiecīgi nevienīgi, kas varētu būt pretēji, tad vienmēr, jā. Un tas parasti ir izrādis to, ka cilvēki nesaprot otru, bet mēģina kaut ko nokāpjot savā starpā, un tad nekad labi nedarībās. Bet tāds, jā, varbūt ir kāds pasaka. Esam tālu. Es tieši gribētu ieskatīties tajā sfērā. Mēs studējam teoloģiju un jūsu fiziku. Mēs ieskatāmies tajās sabiedrības domāšanas līmeņos, vai arī visumā, jūs ieskatāties visumā uzbūves līmeņos, tā tīri profesionāli. Kāds būtu šis dialogs starp cilvēkiem, kas to nestudē tieši? Kāda būtu saruna starp šiem cilvēkiem? Jo šī zinātne un reliģija ir divas sfēras, kas ietekmē reāli sabiedrību ļoti. Un tāpēc tieši tā saruna, kas starp šiem cilvēkiem veidojas, bieži vien es esmu pamanījusi, ka ļoti liela agresija notiek. Un man liekas, tas jautājums, kas jāapskatās, ko darīt, lai notiktu tā integrācija. Jo tieši agresija bieži vien sarunājoties starp šādiem cilvēkiem ir ļoti jūtama. Vai mēs varētu vienoties sākumā par tādu vienu uzstādījumu, ka abas jomas mēģina izzināt patiesību un abām jomām ir apstiprināti ceļi, kā to darīt? Mēs nevaram pateikt tiem jautājumu tā, cik tu jau man tikko uzdev jautājumu. Viņš cenšās. Mārtiņš. Man vienkārši, mēs mūs kaut kā baigi lēkām, jo viens lietas, ka otrs pie trešās vai piektās. Tas bija tas pats, vienkārši tas bija iepriekš, tas, ko Anna bija pieņēmusi, bet kas nebija pateicis skaļi. Man liekas, kas mums jādara zināms. Tas ir, un tad man tagad nav jāatbild jautājumu, vai tā izpēc metode, bet tu gribi teikt. Es gribēju pateikt, vai tā turēties kaut kā pie temata un kaut kā bišķi iedam. Reizēm vienai pusē šķiet, ka turās pie temata, un nav sapratas. Es par to savstarpējo sapratni. Tiešām divi paralēli stāvi mums ir parādījušies. Viens tas jau, ko iesāka Anna, kā mēs tajā dialogā varētu maksimāli būt konstruktīvi un neiziet uz konfliktu, un kas ir tie cēloņi, kas parasti tik viegli rada domstarpības. Bet pirms tam, kaut kādā zināmā mērā netika noslēgt tas, ko Ģits un Dāvids bija pacēluši, ka
vai pa lielam mēs varam kā starta tēzi, kā kopīgu palaišanas laukumu, atzīt to, ka, teiksim, gan fizika ir savas izziņas, metodas, teoloģija un reliģija savas, kuras varbūt kaut kādā jomā var būt kopīgas, ko minēts, ka zinātniskā metode ir viena un tā pati, var tiek lietot. Ja? Tikai saprot Dārnis, ka reiz gribēja tā kā saprast, sajust no fizmatiem to, ka viņi ir sapratuši, ka mēs gribam tā vienoties un ko viņi domā šajā sakarā. Ja? Tā kā lēnām sāk atgādināt, cerams, ka mēs neizbrauksim tajā virzienā, kā miera pārunas ar karojošām. Vispirms varam vienoties, ka šeit ir demilitarizēta zona, bet tiešām par to metodoloģiju un tā kāda ir izvirzīto fizmatu pārstāvu pozīciju. Es uzskatu piekrītu par to dialogu, par nemācēšanu diskutēt, un arī mums lieliskajā fizmatu reformā bija tā kā reklāma šo pasākumu izvērtās tādu mazu kaujaslavu, un tad ļoti labi var virst tiešām šīs vienkārši diskusijas kultūras trūkumu, bet tā jau nav fizmatu vai teologu problēma, tā ir kopējā, man liekas, tāda sāp. Sabiedrībā varbūt teologi nedaudz tuvāk ir tās risināšanai, tas nav pašs skatu punkts, kā Zepkungs to norādīja. Runājot par jūsu uzstādījumu, es, vismaz, cik es varu pārstāvēt, es piekrītu, ka droši vien, ka katriem ir savas metodas, bet par to, vai abas ir patiesas, droši vien tā nevar apgalvot, viņas neiepazīstot. Un šai kontekstā nedaudz atbildot arī uz jūsu jautājumu, to apgalvojumu, un nedaudz uz lekcijas materiālu. Tas, kas man licies dīvaini un nedaudz nepieņemam kā fiziķim, ir uzstādījums, ka var eksistēt dažādas tā kā patiesības vienlaicīgi. Un tam es atkal negribētu teikt. Man liekas, ka ir viena patiesība un ir, teiksim, divi atšķirīgi viedokļi, tad labākajā gadījumā viens ir patiesa. Tas ir pašā labākajā gadījumā. Tu saproti, tāpēc nevar būt divas metodas. Šis ir reliģisks uzstādījums, ontoloģisks uzstādījums. Ļoti pareizi, kas tu saki. Mēs pilnīgi piekrītam. Tikai viena lieta. Labi, konfliktējoši uzskati, bieži vien ir trešais, kas tos apkopo. Un tas ir tas, uz ko tā kā būtu jāiet manuprāt dialogam. Un tas, ko tu teici par to kaujaslauku tajā formā, un arī par to, kā mēs šo diskusiju veidojam, man liekas, ka mēs visi, vismaz tie, kas mēs neesam vai reliģiski mistiķi vai izcili zinātnieki, mēs visi esam tādi divu reliģiju adepti. Mēs kalpojam gan vienai tādai garīgai kaut kādai kustībai, un mēs kalpojam arī zinātnē. Jo es uz tādas pašas ticību pamat pieņem, ka Jēzus ir Dieva dēls, kā es pieņemu to, ka cilvēks ir uzkāpis uz mēnesi, vienkārši zināšanu un izpētes trūkumu dēļ. Man viens tāds ļoti konceptuāli jautājums. Es esmu ārkārtīgi pārsteigts dzirdot, ka šī diskusijā jau sākta gala regulāri tiek ļoti vienādības zīmes ar reliģiju un teoloģiju. Es no pašu sākumu to nodalīju. Tas tā nebija domāts. Es pateicu, ka reliģija ir salikšanās mums, zinātnē. Kurš pateica, ka reliģija vienāda? Es tādu apgalvoju. Ne jau burtiski, bet Varbūt tā izklausās vienības dēļ, tāpēc, ka mums ir tas konflikts, kas ir starp reliģiju un zinātnē, tās grūtības. Tas pats ir iekš teoloģijas, jo teoloģija, kā Dievs teica, ir reizē. Viņa saņem tās lietas kopā, viņa gan pārstāv reliģiju, gan zinātni, un tad tāpēc mums ir baigi vērtīgi runāt ar fiziķiem šeit, jo tas ir reāli, tas ir tas, ar ko mēs ikdienā cenšamies paši kaut kā sadzīvot un kaut ko risināt. Kad diskutēt, to turpināt. Man likās interesanti, ka tas tavs metafiziskais uzstādījums, ka ir viena patiesība. Viena patiesība ir metafizikas uzstādījums. Jā, es domāju, ka... Bet vai visi saprot, kas ir metafizisks uzstādījums? Tagad fizmatēlta. Jā, fizmatēlta saprot, tas ir kaut kas, ko tu nevari pierādīt, kas tev jāpieņem pirms tam, pirms tu viņu ņem un pierādi. Tas tā kā... Pieņem, ka tu vari kaut ko pierādīt, tas ir loģiski. Un pēc tam pierādi. Jā, pēc tam no tā... Tā kā metafizika kļūst, kad viņi pierāda fiziku. Nē. Tas ir kaut kas, kas ir ārpus tā. Viņš paliks vienmēr, šis pieņēmums vienmēr stāvēs ārpus pierādīt. Tad viņi pieņem, kad viņi pieņem, ka viņi pierādīt nevar, un tas laik beigās arī pierādīt nevar, ja šis laik paliek. Tad sanāk, ka nevar pierādīt, ka ir viena patiesība. Tas, ko tu nepieņemot, kāda ir
Es gribētu iekrist, lai papildinātu. Mēs dzīvojam tā saucamajā postmodernismu laikā, kad zinātnē piešķir tās ar saviem uzstādījumiem par to, ka viņas nevar pateikt, ka eksistē viena patiesība. Un tieši tā, man arī pateica, tas ir, lai viņu nolikt kā metafizisku uzstādījumu. Lūk, mēs pieņemam, un uz šī uzstādījuma mēs varam pieņemt, ka fizikā, piemēram, ir viena patiesība. Mums neko daudz nedos, ja mēs sāksim fiziku dalīt vairākās patiesībās. Un kaut kādās jomās, bet vispār pa vienu patiesību, postmodernisms parāda, ka tā ir tā atbilde, gandrīz var teikt viennozīmīgi nē. Diemžēl. Protams, tas neizslēdz to, ka tā ir viena no iespējamām pozīcijām, tāpēc arī tikai sapratu teologu studenti precizēja. Es pieņem kā racionālu pozīciju, kas tev dod perspektīvu, ka tomēr kādreiz tu vari pierādīt, ka tu uzzināsi visu, tad parādīs, ka jā, to vien patiesi. Bet mēs vēl esam tālu ceļu ejoši līdz brīdim, kad mēs zināsim, ka mēs esam pierādījuši visu. Man ir mazliet varbūt tāds kompromiss viedoklis. Man ir tāds viedoklis, ka patiesība ir viena, bet interpretācijas ir daudz un dažādas. Nē, tas ir neizpēkams. Tas nav kompromiss viedoklis. Es iešu Šekspīru un teikšu, ka tas ir stāsts par diviem jūrniekiem, kas Baltijas jūrā nebija vaļš. Tas tā nav. Nē, es gribu pateikt, ka jebkura darba ir labāks un ir precīzāks atbilstošāks interpretācijas un ir mazāk atbilstošas interpretācijas. Mēs nevaram likt vienādības zīmes ar visām interpretācijām. Jā, tieši tā, man ir piekrīt, bet, teiksim, ja jūs sakat, divas patiesības, man, teiksim, nav saprotams. Tas, man liekas, absolūti nepieņemam. Bet var būt divas, teiksim, puspatiesības, ceturdaļa patiesības, ko es saprotu ar domu interpretāciju, kad mēs visos ir nedaudz no patiesības, bet neviens šis apgalvojums līdz konkrētai patiesībai nav nonācis. Un šajām jautājumiem tas ir tā, kā es to saprotu. Bija uzstādījums, ka nav vispār tādas absolūtas. Tā mēs absolūti. Es vienkārši nezinu, man liekas neloģiski, ka nevarētu nonākt līdz vienai patiesībai. Nezinu, kā tas vaši, bet es laikam sapratu, ka Mārtiņš un Toms, viņi vairāk vai mazāk iziet no metafizisku uzstādījumu, ja aksoms, ja a priori pieņēmumu, ka tomēr ir tā viena patiesība, kuru mēs tad tur izzinām, reizēm vienojamies, reizēm nevienojamies, dažādas uzturās, dažādas metodas. Tā eksistence par vienu patiesību ir spēcīgs uzstādījums, ar kuru tā pozīcija, no kuras mums sāk to. Par vienu realitāti. Bet jo? Nē. Man liekas, ka jautājums ir vienkārši mums kā vietiem pašiem un attiecīgi valdes vienīgais, kurš nav paspējis izteikties. Bet tas nav gadījumā arī fizikas uzstādījums, un tad tagad teologi var darīt, ko gribat to mūsu fizmatu uzstādījumu, ne? Piekrist vai nepiekrist, man tā, bet tas prasa valdības. Nē, šeit vienmēr tiešām kolēģis Blakus teica, ka man liekas, viņš arī pateica, kad ir tā viena patiesība, vienkārši viņš pateica tā, ka mēs viņai ļoti tālu, lai viņi sasniegt, ka mums ir daudz, kas jāatklāj, ka ļoti daudz nezināmā, bet man liekas, tā patiesības, viens patiesības jēdziens pār. Tad mēs tomēr meklējam vienu patiesību un gribam viņu izdarīt. Tikai mums liekas, ka ir viena patiesība. Mums protams, ka ir. Protams, vienkārši mums liekas, ka mēs esam tuvāk viņai nekā jūs. Nē, es nesaku, mēs esam, mums liekas, ka mēs esam tuvāk, jo šobrīd ir ļoti stīgi piekrāt. Tad laikam mēs nonākam līdz tam pavadieniem, kas bija Almira. Tādā brīdī, kad mums sāk ļoti stipri likties, ka esam tomēr tuvāk tai patiesībai nekā tas otrs, tad iespējams tas ir Drīkst iebilst vien teikumu. Tad pēc Dieva definīcijas tā eksistēs nav nepierādama jērauklēšana. Nevis ir dzirdējis, ir apgalvojums, ka pēc Dieva definīcijas viņa eksistence nav pierādama. Mēs līdz tam vēl neesam tikuši. Man liekas, ka mēs Dievu ietīsim, tad būs. Ir bijis tāds. Tā nav lauka pieredze, mēs vienkārši pazīstam ļoti dažādas Dievu modeļus. Dažādās reliģijās ir dažādi veidi, kā interpretēt, kas tad ir Dievs. Un kā mēs viņu definējam. Tādēļ tur vienkārši diskusijas labai varētu pieturēties pie kaut kāda viena skatījuma. Man interesanti tieši jūs pirmēt par reliģiju. Kā jūs attiecaties par kādu konkrētu reliģiju, bet tas ir tādā ziņā kā vienkārši viedoklis, vai tā ir tā patiesība, kas nav patiesība, jo viņi nevar eksistēt vienlaicīgi ar citām patiesībām, vai viena patiesība, bet kāds viņas
uzticamības tas līmenis. Un tas arī atbildēs uz to jautājumu par teologu un reliģiozu, vai ne? Pēc būtības tu ļoti labi noraksturot to mūsdienu situāciju, kas ir, ka visas abrahamiskās, proti, islāms, judaisms un kristietība, tās ir reliģijas, kas pozicionē sevi kā absolūts. Proti, mums ir taisnība, vai ne? Pārējām tas ir mazākā mērā. Un tās moments ir, ka tā kā jūs esat ar lielu autoritāti, tad mēs nākam pie jums un sakam, nu, vai mēs varētu to savu vēsturisko autoritāti dabūt bišķi atpakaļ. Un es saprotu iebildumu, kāpēc mēs sakam, ka mums ir patiesība, ja ir tik daudz dažādu interpretāciju par to mūsu reliģijas pašu starpā. Proti, ja mēs paši nevaram vienoties, tad kāpēc, lai mēs vienotos ar jums, vai ne? Kas ir mēs? Proti, nē, es domāju, ka esam vienkārši reliģijas zinātni tādā. Tu pasaki. Tā bija tā doma. Bet tas ir ceļš, kas prasa sākumā atzīt vairākas lietas. Un numur viens mums ir jāsaprot, vai vismaz jāpieņem, ka ir ne tikai empiriski, sensoru uztveramās pasauli, bet eksistē arī garīgi uztverama pasauli. Tas ir tas pamats uzstādījums, kas būtībā ir visām reliģijām viens. Tas nav teoloģijas uzstādījums. Nē. Jā. Tas būtu visām reliģijām viens, un tas būtu viens no sākuma punktiem, lai mēs varētu runāt ar zinātni. Nākamais ir tas, ka parasti visu reliģijas sistēmu var iedalīt dažādi, vismaz 3 daļās. Proti, mēs redzam to, ko mēs redzam, tas, ko jūs pētat, ir redzamā pasaule, vai kā tu sauc miesas acis. Tad ir prāts, ir loģika, matemātika, ar ko mēs darbojamies. Tā ir šī te mūsu prātās. Un tad reliģija, jebkura liek klāt garāts. Tā ir cita, kā teikt, uztveres forma, cita pieeja tai vienai patiesībai. Un tad tā ir tā kvintesence, man liekas, kas varētu to absolūtismu apiet un padarīt to sarunu iespējami, ko jūs teicāt. Es nesaprotu, tas ir tāds. Pašu droši vien prasa lielāku izvērsumu priekš paneļu dalībniekam no fizmatiem, droši vien arī priekš auditorijas. Manuprāt, tā ir ļoti svarīgi tā perspektīva, kur tāds ir piedāvājis, kāda ir mūsu fizmatu reakcija uz to vērtējumu. Es gribu vienkārši precizēt, vai tas, ja kāds bija mans jautājums, tas nozīmē, ka dažādas reliģijas teologi skatās, kā dažādi redzējumi ar šo trešo trešo acī. Nē, katrai reliģijai savs pieteikums. Kāds ir pēc patiesības ieprasības? To ir tā, kā es to saprotu. Ar miesas acu uztveramais, tāpat kā garu acu uztveramais, viņš ir. Viņš vienkārši ir. Tā ir tā patiesība, ko jūs zināt, tā ir tā patiesība, ko mēs zināt. Tas, kas rada interpretācijas, ir saprāts. Tā ir tā vidējā mūsu darbības spēja, kas vienkārši mēģina, kā teikt, salikt kopā to, kas tur ir no tās patiesības. Tas ir tajā, kāds mums atrasinājums. Un kāds patiesības kritērijs? Un man liekas, ka tā doma ir tāda, ka, kā teikt, ir tāds pirms racionālais līmenis, proti tas, ko mēs uztveram visi, sensori arī dzīvnieki. Tad ir šis racionālais prāts un ir transracionālais, kas ir tā garāts. Un ir tā problēma, kas mums ir, un kas bieži vien apdraud mūsu stāvokli vai autoritāti, ir tas, ka transracionālo izteikt racionāli tiešā veidā nevar. Mēs nevaram no gara acis patiesības tiešā veidā pateikt, ko tas nozīmē. Tas ir līdzības, tie ir simboli, tas ir tie teksti, par kuriem runāju, ja? Tas vienmēr ir kaut kas tāds, kas nebūs viennozīmīgs. Ir uzkrauts, zināt, vai kaut konkrētā nevar. Kolēģi cenšas izskaidrot vienu diezgan dziļu domu, ja? Tad piedāvājas uzkrauts, tam pat tā ideja, ja, kad mēs uztveram apkārtējo pasauli. Viņi darbojas pēc kaut kādiem likumiem, bet vajag to jēgu, ka viņi visā ielikt. Un tad tajos brīžos, kad tev kaut kas nav saprotams, nāk tā saucamā atklāsme, ka tev pēkšņi kļūstas saprotams. Un tas veids, kādā ir tas piedāvājums, ka tas nāk caur šo garu aci, ka tu ieraugi kaut kādas korelācijas vai saiknes, kas tev iepriekš nebija saprotams. Un ka tas nāk tieši šajā miedarbībā ar to garīgo pasauli, kas būtībā ir
esence tam. Bet tas ir reliģiski jautājums. Es došu vārdu dažiem zālē. Tas nav vēl īsti zinātnes, tas ir tāda tā kā vīzija, kā mēģināt to visu saprast. No reliģija vēstures tie piemēri būtu, viens ir no budismu, ka būtu pats praktiski neko nav teicis par nirvānu, kas būtu, zinām, mērā sekundants, ka es runāju par to garīgo pasauli. Un otrs no Bībeles, tas ir Jēzus ar mācekļiem apskaidrošanas kalnu. Proti, viņi uzskapj, un viņi tiek apskaidroši, viņi nonāk šajā garīgā pasaulē. Un viņi saka, klausiet, mēs paliksim te, baigi forši. Bet Jēzus saka, mēs mums jākāk apakaļ lejā. Proti, ir vienmēr ir ļoti izteikti tā pārēja, un ļoti uzmanīgi ir jāizturās pret to, ko mēs no tās atklāsmes iegūstam, un kā mēs to tālāk izmantojam vai interpretējam. Es varbūt šajā brīdī atļaušos arī priekš izmatiem komentārai zinām atspoguļumu to, kā es sapratu kolēģi teiktu no mūsu lauciņa. Ja? Tas moments manā prezentācijas tā kā mēģināja sadalīt tos divus procesus. Viens ir kā, viņš būtu tīri racionālā matemātiskā līmenī, un ir pietiekami jaudīgs dators, te eventuāli varat to ielikt. Ja? Domājot, jūs risināt uzdevumu, vienkārši ievietojot formulās, īpaši nedomājot, ko tas nozīmē. Ja? Un tad, kad mēs lekcijās kontaktējam, ja? Mēs rakstu vienādams garus uz stāfos. Es skatos, vai jūsu acīs kaut kādā brīdī ieslēgtos, viņš ir apjēgts, viņa ir saslēgts. Viņai nostrādājis kaut kas, līdz kā mākslīgais intelekts tiecas nekad neaiztiecas. Ja? Un tā ir svarīgākā atzīme, jebkuram pasniedzējiem, jebkuram skolotājiem, ja viņš neierauga kā acīs saslēdzas. Viņš saprot, ja? Jūs visiem ir pieredze, viņš ir sapratis, jā, man ir aizgāja, viss pietiek, ja? Man kaut kas iekšē ir nostrādājis, man saslēdzās šī te intuitīvā izpratne, ja? Droši vien šādi skatoties vai uz šādu pieredzi atsaucoties, vai tas nebūtu viens no piemēriem tādai atklāsmes spēja vai trešajai komponentei, kura ir. Savukārt par tām divām, te ir fiziķi un matemātikas, tas arī filozofiski mūžsens strīds, tad noliekot mērā noliekot malņā to garīgo, ir tas empiriskais taustāmais, tas mūžīgais jautājums riņķa līnija, ja, vai riņķis, ja, kur viņš eksistē. Kurš riņķis no tās sensoru pasaules, viņš nekad nebūs perfekts. Un tad ir tā ideja par Platona pasauli, kur ir prāta ideāla matemātiska pasaule, kur tas ideālais riņķis eksistē, un tad var arī metafizisku uzstādījumu jautājums, vai mēs pasakām, viņš tur eksistē, vai tas ir tā tikai izdomājis. Tas būs tās divas fizmatiem pazīstamākas komponentes. Tas, laikam, ko cenšas nokomunicēt kolēģis no teologiem un priekš, ka Dāvis Māja Gaudas, es bišķi vairāk būšu sapratis, ir tieši šī atziņa, kur arī krasi atšķir cilvēku no šitādi, ja? No vienkārši domāju neizprotoša, mehāniska, kaut arī ļoti racionāla objekta. Ja? Bet, sorry par izprādumu, ir arī dažiem nobrieduši ļoti nopietni viedokļi zālē. Te ir viena roka, tā kaut kā jāpīs. Jūs minējāt trešo apstāstu, kā gara apstāstu, intuīcija, sajūtas, kaut ko vai... Kā relatīvs sajūtas. Tā ir runa par dažādu veidu empiriskām pieredzēm, kuras visas tomēr ir empiriskas. Tieši tā. Tiešām ļoti smalki ir jāiet par šo te ledu, jo daudziem tāda iedzina empiriska pieredze, tā ir tāda piesātināta lieta. Ja? Bet varbūt... Ka to nevar izskaidrot rakstiem. Nē, to var. To var, mēs tikko vienojāmies, ka to var. To var, viņu nevar izlikt tieši. Proti, tu nekad nevarēsi pateikt, ka, teiksim, ka Jēzus piedzima no jaunās Marijas, tas ir tas un tas un tas, ja? Vai Jēzus augšām celšanās tas un tas un tas, vai trīsvienība tas un tas un tas. Respektīvi nepastāv ekvivalents tai atklāsmei racionālā valodā. Tu nevari to izskaidrot tieši tā. Ir, kas darbojās, tie ir simboli un līdzības un reliģiskā praksa. Tas ir tas, kas notiek trešajā. Varbūt es varu. Tas daudzus mulsini, ja? Tur populārai varbūt sabiedrība kaut kādā mēs to darīsim. Pamēģināšu, lai es sapratu, kā es sapratu, bet ļoti vienkāršiem vārdiem. Tad, cik saprotu, tad ir tā vienkāršā pasaule, kur mēs detektējam, tur vārdu šaguliem, ko laidē kaut kādas daļas. Tā kā detektējam pasauli, bet sapratne par to, kas notiek ar to garīgo pasauli. Tas ir pa vidu tā sapratne ir pa vidu, es domāju, viņi mums attiecās gan uz mūsu attiecībām ar garīgo pasauli, gan ar empirisku uztveramo. Tas ir tas, kā mēs to visu liekam kopā, un kāpēc mums ir vienots vispār pieredzes akts, mēs visi saprotam, ka mēs pieredzam kaut ko. Bet tad bez šīs pasaules mēs nevarētu neko saprast. Caur visu noteikti kā miedarbībā starp šī tā sapratni. Es domāju, ka jā. Jā, vienkārši tas varētu būt, man liekas, tā grūtā lieta, ko
fizikiem vispār varētu būt lielai daļai grūti saprast, ka viņi jau tā mēģina izpētīt kaut ko, ko viņi nesaprot, un viņi vēl jāmēģina saprast, ka viņi to, ko viņi nesaprot, viņi mēģina saprast savu kaut ko vēl, ko viņi vēl nesaprot vēl vairāk. Man liekas, tā ļoti liela problēma, tā nākašā sarežģības pakāpes, tā kā varētu fizikiem būt. Jā. Lūdzu, tā ir izskatās spēcīgs viedoklis. Es tā, ja es pareizi sapratu, tad ir trešā acis un tā garīgā sfēra, un pēc tam, ko es sapratu no pasniedzēja, ka šķēja stāstīju, ka mirklī, kad ir kaut kāds bezdievīgs, es atvainojos, kaut kāds ļoti garš vienādojums, un tad es, teiksim, es saprotu, un man iemirdz acis, un tajā mirklī ir bijis kaut kāda pieslēgšanās šim garīgajam līmenim? Es domāju, ka tas ir pieslēgšanās tam otrajam, kas ir saprāts. Drīzāk, es domāju, ka tur nevar tā ļoti smuki nošķirt, kas ir iekš kā, bet tas vienkārši ir palīdzoši, kāpēc sākumā. Tāpēc, ka tas mums palīdz veidot to dialogu starp visām reliģijām un visu zinām. Nevis vienkārši, teiksim, no kristietības vai no kaut kā skatoties. Tad papildu jautājums, kā pasniedzēja, ka šķējos stāstījums sagāja? Man ir ilustrācija. Jā, ilustrācija. Ir tāds personāžs, fizikai pazīstams Maksvels. Jā. Un viņa tas lielais sasniegums ir, kad laikā, kad fiziķi uzskatīja, ka viņu pasauli ir izzinājuši un visi smuki turās pa blokiem. Un visi notoni fizika ir pasauli izskaidrojas, vai tikai pareizi visu uzlūgt. Tad nāk iekš elektromagnetisms. Jauna realitāte. Labāk, tu planks kā ilustratīvas ar kvantu mehāniku. Nē, tas ir šeit vēlāk. Bet elektromagnetisms, kas kā realitāte nebija pazīstama un pēkšņi ir izskaidrojama. Nē, bija taču Lorēns un visādi Balčāki. Lorēns, Gauss, Ričards, viņš uzrakstīja visus vienādājums, Džēnis Klārks Maksvels to izdarīja pats un mazliet savādāk. Tad mēs varam labāk zināt vēsturisko materiālu, bet kā būtu tā piemērētā poņa? Nē, vienkārši ideja, ka no cilvēku tas saprātas piekrīt, ka viņš nebija vienīgais darbinieks šajā laukā, un tur bija daudz prāti, kas mēģināja visu salikt kopā. Bet Maksvela vienādojumi tomēr vēl joprojām tiek lietot. Jā, to arī. Varbūt viena, es saprotu, jums ir problēmas uztvert to, kā tas noris, kā to garīgo pasauli vispār var detektēt. Tas arī grūts jautājums, bet viens no tiem variantiem, ko es varētu piedāvāt, ir sekojoši. Ja mēs pieņemam, ka zinātniskā metode, mēs varētu citlīt zinātniskā metode arī tad uz 3 soļos. Numur 1, mums ir kaut kāda darbība, ko mēs veicam, kaut kas, ko mēs izdarām, eksperiments kaut kāds, vai ne? Numur 2, mums ir tieši novērtējums. Mēs skatāmies, kas notiek, ja pierakstam datus no tādā kaut kāda interpretācija kaut kas. Un nākamais, kas ir, tā ir teorijas bāze, proti mēs salīdzinām to ar visu mūsu kolēģu un tradīcijas iespēto. Mēs skatāmies, vai tas atbilst, vai ko cits saka, vai kas norāda to, vai cits eksperiments uzrāda pretējo vai kā. Lūk, un reliģijā bieži vien praksē notiek tieši tāpat. Mums ir, teiksim, tas labāk ir redzams austrumos, bet arī rietumu kristietības kontemplatīvajā tradīcijā, kur ir kaut kādas meditācijas vai lūkšanas uzsvers uz to, ja, mums ir kaut kāda metoda, mēs kaut ko darām. Un pēc tam ir tas, ka mēs skatāmies, kā tas mūsu dzīve, kas notiek, kas izmainās, ko mēs novērojam. Un pēc tam nākamais, ka mēs savā tradīcijā skatāmies tekstos vai runājam, vai kā, vai tas tā ir, vai tas ir patiesi, vai tas nav patiesi, kā mēs to varam tālāk izprast vai kā. Tas būtu tas ceļš vienkārši kā, un tas arī tā ļoti schematiski, protams, bet viens no tiem variantiem, kā šī gara pieredze tiek uztverta un savā dzīvē ielikt. Jā, bet tajā brīdī, tagad tās divas pretējas pieredzes detektētas, un es esmu tagad izlūdies savu pieredzi, tad viņi atšķirās no literatūrā aprakstītā. Un tajā pašā laikā tu minēji, ka tu var kaut ko izspriest, kurš tur ir patiesi vai nē, bet kā tu tagad šī situācijā nospriedi to, ka tas iepriekšējais bija nepareizi, vai tas, ko tie mani mūļi bija nepareizi, kā tu to saproti? Nu, redzi, pirmkārt ir atkarīgs no tā, kādā tradīcijā tu atrodies, jo tā tradīcija, kas ir, jā, pēc būtības tas ir tavs zinātņu novirziens, saprots? Pēc būtības tas ir tas, iekš kā visi, tur ir vesela kaudze ar simboliem, kas to sistēmu padara jēdzīgu. Tad varētu būt, ka es kaut ko arī samurgojos, es pasaus vēl par kristiešiem es nedaru,
Tad es Un tu nekam pārāk pievēlēt. Jā, tas Mēs tā domājam. Nu, es vienkārši jau, lai es savā... Pēdējās, uzreiz aiziesim pie lietām objektu. Ja tu skaties, piemēram, uz fizikas kaut kādu materiālu, tu vari paņemt to akmeni, nolikt, darīt ar viņu pacelt, palaist, skatīties, kas ar viņu notiekās. Tad garīgajā gadījumā tev nav tādas kontrolas par to. To, ko tu centies darīt, tas ir nonākt ar to kontaktā. Nē, nu bioloģiski mēdīgi tomēr notiek. Jā? Tieši kontaktā. Ir te gribēja Toma nebija tik aplām, viņš teica, ja mani tie uzstādījumi nedara vienai, tad citai viņa var darēt. Viņš jautāja, tā var būt. Tā bieži arī dara mūsdienās cilvēki. Tieši tā, ka uz to pusi kaut kas ir. Jebkura mācīšanās sakās no brīža, ka mēs atzīstam, ka varbūt ir kaut kas, ko mēs nesaprotam. Tad mēs varam Ko darīt cilvēkiem šādā gadījumā? Ir tādi cilvēki, kas neizjūt absolūti vajadzības pēc ticības, nekādas ticības. Absolūti strādā ar savu saprātu. Tev ir jauna reliģija, saucās skepticisms. Beigā rāvāt, tad visi iet un atpakaļ. Pagaidi, kā tu saprati ticēju? Jā, tas ir baigs. Cilvēki bez ticības nepastāv, mēs jau vienojāmies reāli, jūs ticat ļoti daudzām lietām. Nu, tagad, ja es tev palūgtu izskaidrot man lūdzu, kā, pat neprasot kāpēc, bet kā izskaidrot man Nils Armstrongs staigāja pa mēnesi, visu no soli pa solim, kā tas notika, tu to nevarētu. Sorry, es varbūt pamazinu tās spējas, bet tu to diez vai varētu. Un tu pieņem šīs lietas uz ticību, tāpat kā daudz lietas ikdienā, ne tikai no tās dzīves. Vienīgais, kas ir, ko reliģija uzsver, ir lietas, kam ticība ir produktīvāk, kam ticība ir vēlmāk nekā citas. Tagad es sapratu, kā es domāju, ko jūs domājat ar vārdu ticību. Labi, starp citu ir ļoti labi, jo ticēt ir no viena sakne vārdu uzticēties. Ticība arī paļaujušies. Fiziķis paļaujās uz kolēģa rezultātiem, jau galā pats uz savu to domu, ka tā ir pareiza, vai viņš var tieši otrādi, viņš var kaut ko izdomāt, bet viņš pats netilst tam. Arī tāda situācija, tā kā Švedingers nonāca pie saviem vienādiem, viņam ir grūti nopublicēt, ka viņam ir liels šaubas. Viņa kaut kas prāts viņam, viņš neticēja. Bija kāds brīdis, ka viņš neticēja. Tātad tieši šie subjektīvie, ko jau Slavu minēja, šie ir ļoti svarīgi. Tad būs jautājums par zāles. Domāju, mēs tiešām esam uzgājuši vēl vienu ļoti svarīgam aspektu, saistības starp ticību un uzticēšanos, atceroties man pašu pirmo piemēru, iedomātai Annai, viņa neuzticētos tam iedomātajam māklim. Viņš nekād viņam nespēja. Principā. Un te ir jautājums. Jā, man prieks, ka tik pieminēt Švedingers, jo tas sasaucās to, ko es gribēju jautāt no paša sākuma par tādu filozofisku jautājumu. Tad jūs tā ļoti strikt uzreiz pateicāt divas taisnības nē, viena taisnība jā, divas taisnības tas stūr, kas nav nesaprot. Es teiktu, tā vismaz viens no audietorijas uzstrādā. Daļa no diskusijas. Jā, tā ir manība. Bet tas ir nopietni. Ja tāds jēdziens kā superpozīcija, tad vai šis jēdziens tā kā neimplicē to, ka kaut kādā brīdī, kaut kādā situācijā pastāv divas patiesības? Ir tāds jēdziens kā gravitācijas punkts. Nu, tas bija mums jautājums. Jautājums ir vairāk tā kā fizmata pārstāvjiem, tad jautājums ir, vai tāds jēdziens kā superpozīcija, kas, par kur kolēģis atcerēs izdarot Šredingeru, vai tas jau savā būtībā neliec to vienas patiesības pastāvēšanu. Tas kaut kādā vai tu teici, ka noteikti tā viena patiesība, kuru mēs izzinām. Bet redz tā, mēs sapratām. Vēl kvantu fiziķi atbildēt. Tā, par šo ideju. Es tikai gribu sapratāt. Jā, par superpozīcijas principu. To vairāk jāsaprot tā, nevis kā divas patiesības, bet šo te superpozīcijas principu kvantu fizikā lieto, lai aprakstītu, teiksim, kādu lietu, ko mēs nezinām, kas notiks. Teiksim, mēs zinām, ka es varu tagad aiziet pa labi, tas ir taisni, pa kreisi, pa labi. Varētu teikt, ka es atrodos superpozīcijas stāvoklī. Man ir iespējas izdarīt to visu, bet tajā brīdī, kad es aizēju uz vienu no šiem virzieniem, tajā brīdī tas ir
varbūt ar patiesību grūti sapīt kopā, bet ir jāsaprot tas, ka tā superpozīcija pastāv tikai kamēr mēs neesam šo stāvokli apskatījuši. Kā mēs viņu apskatām, tā mums vairāk superpozīcijas nav. Mums ir tikai, principā viena iespēja no visām šīm te kaut vai bezgalīgi daudz iespējām, kas mums varēja būt tajā brīdī, kad šo stāvokli paskatos, izvēlos vienu. Vai Mārtiņa skaidrojums bija saprotams kaut kāds iebildums? Jā, neiebildums. Es to, ka tas bija tāds filozofisks jautājums, tad sanāk, ka tomēr vairākas patiesības pastāv, ja mēs neizdaram izvēli. Es atļaušos izmantojot tās sarkanās kartiņas, valdes atbildēs, te ir vairākas zemūdens akmeņi. Jā, vienkārši kāpēc tev liekas, ka tur būtu apakšā vairākas patiesības, tāpēc, ka tev ir divi stāvokļi, kas tev ir tā saucamā superpozīcija. Tāpēc tev liekas, ka ir vairākas patiesības. Tev katrs stāvoklis savu patiesību, jā? Tajā brīdī, kamēr mēs neesam izlēmuši, jā. Un es vienkārši... Kāpēc to vienu nevar? To šī tur uzsīt, ka viena nav patiesības, tā ir superpozīcija, viena, tā ir patiesība. Es redzīju, ka kaķis, divas patiesības, kaķis dzīves un kaķis nav dzīves. Nē, tikai ne jūs būs. Kāds dod man? Ir divas būtiskas domas. Viena tā pozitīvais doma graus, kas ir apakšā. Kas krasi nodalīja kvantu laikmetu no iepriekšējiem fizikām, tajā ir ienākusi nenoteiktība kā indeterminisms. Tas, ko mēs varam ar fizikālu zinātnisko metodu izzināt, nav tik 100% viennozīmīgi nākotnē neseko no pagātnes, kā mums līdz tam brīdim likās. Un šo sagremot un ieraudzīt, kā tas iepienas pareizi matemātiku un eksperimentus, prasīja milzīgs piepildus un joprojām prasa katram, kas grib ar kvantu mehāniku profesionāli nodarboties. Tā nopietna doma par to, ka mūsu priekšstats par patiesību ir izmainījis, ko tas nozīmē, ka mēs esam izzinājuši, ka mēs saskarušies ar to, ka viņu izzināt ir grūtāk un ir sadurušies ar sienu, kur mēs nevaram tālāk ar precīzu paredzēšanu aiziet. Otra lieta, kas ir saistīta ar kvantu mehāniku, tad viena ir tiešām tas viņas saturs un kā mēs tam pieejam un zināms fizikas vēl lielāks ierobežojums. Otrs ir tas, ka tā ļoti sevišķi iedvesmojuša fizikas darba. Un bieži vien populāri izklāsta par to, ko jau nepopulāri ļoti grūti saprast. Izraisa foršas, derīgas, jaukas pārdomas, bet tad arī ļoti bieži sajauc galvu. Ja? Par to piesaucot kvantu mehāniku, sāk pamatot datjapko. Ja? Un tur ir jābūt uzmanīgi, mums ir plānots maijā droši vien. Vēl kāds pasākums atsevišķi šim te jautājumam veltīts. Tādēļ es aicinu ļoti uzmanīgi izvirzīt apgalvojumus tieši par to robežu. Ja? Kas fiziķiem tā superpozīcija. Ikdienišķa lieta, ar kuru jāstrādā. Es aprakstai mūsu nezināšanai un kā reiz tam kā nezināšana to par zināšanu. Bet savukārt, kad mēs izceļam viņu ārā no tā konteksta, tad mēs varam viegli iebraukt tādā ļoti spekulatīvā un filozofiskā pasaulē. Tas nenozīmē, ka tas ir bezjēdzīgi, bet vienkārši jāuzmanās. Vienkārši izcēm jautājums ir superpozīcijas un laika attiecības. Vai laika ritējumā superpozīcijas saglabājās? Vai viņi kā potencialitāte katram nākamajam iesūdīt? Tas ir kā tāds elektronisks, rupi runājot, daļiņa atstāja savu pēdu, kas ir viena, bet katrā nākamajā brīdī viņam ir superpozīcija, kur aiziet. Te jau skaties, atstāja pēdu, tu jau esi paskaties uz to daļiņu. Kvantu mehānikā tādas trajektorijas ieviedzienas vispār neeksistē, jo tajā brīdī... Tas ir vienādumā, ja? Tajā brīdī pēda daļiņai būs tajā brīdī, kad tu uz viņu tikai paskatīsies. Tajā brīdī šo superpozīcijas stāvoklis būs izjaucis. Kas tu izjaucis? Tieši tas, ka tu uz viņus paskatīsies. Vismētākā līmenī superpozīcijas uztver kā un nezināšanu. Kamēr tev nav bijis nekāda veida uzzināt, man viņi saglabāja. Nu, tur tā kā nezinu. Es esmu mēģis kauliņu, bet tev nepasaka. Kamēr tev nav iespējas uzzināt, kas tu man ir izkrītis, viņi eksistē kā superpozīcija. Ja? Bet tādā brīdī, tu saka, atstāja pēdu, kad kaut kur te bija nospiedums. Ja? Katra nospiedās viedanieks, viņi var uzzināt. Ja? Tādā brīdī, tiklīdz tu vairāk informācijas iegūsti, tu to superpozīciju pazaudē. Ja? Tā sanāk kā potencialitāte. Tieši tā, jā, bet tas laika ritējums paliek tāds mehānisks. Tas potenciālitātes realizācija ir atkarīga no tā, kurā brīdī, konkrētā laika brīdī, tu sāksi miedarboties. Fizikāli skarties klāt un jautājumus. Potenciālitāte domāt, ka ir potenciāli vairāk iznākumu, bet iegūsti kaut ko, jā.
mērījums vai novērošana tomēr izjauta superpozīcija? Fizikāla ietarbība, kuras tam nav liels atšķirības. Bet kāda atšķirības novērojums mērījums? Vēl ir ļoti izplatīts pārpratums, kas ir no grāmatas uz grāmatu, jā, ka te kaut kādā veidā tas novērotais ietekmes. Un prātā kaut kas sakamies. Tas ir pārpratums. Dziļš, tālajošs, bet man tikko kolēģis pārpratums. Citam kļuva labi, ja? Nezinu, es baidos uzdot jautājumu, negribu dot jautājumu lietorii, cik lielai derī kļuva labāk. Nē, varbūt teikt, priekšā bija par to mērījumu un novērojumu, bet īstenībā, uzskat, ka tās ir atšķirīgas lietas, ka var vienkārši novērot, nemērot kaut ko. Nē, ir viedokļi, ka kvantu pasauli ietekmē tieši apzime. Ja, tas viedoklis ir aplams. Tas ir aplams no tās šaurās fizikas puses. Vēlreiz, pateikt, ka kvantu fizika kaut ko ietekmē viņu ar prātu, var pateikt. Un tas būs viens no veidiem, kā skatīties. Ja man kā cilvēkam kļūst labāk, ja es kļūstu laimīgs no tā, es jūtu, kā man apziņa ietekmē kvantu stāvokli. Jūs neticēsiet, tāda cilvēkam atnāk uz fakultāti un lūdz, lai viņam paskaidro par Higgsa bizoniem. Tieši tādā vārdā. Lai dzīvu pieredzi. Es pirmai bija daudz spālvainiem dzīvniekiem. Ja cilvēkam ir labi, tad viņam ir labi. Un ir ļoti dažādi iet. Es nesaku, ka tas ir galīgi garām tā domāt un spriest. Tu dari ļoti nopietni ļauts un vēl to dari. Bet tajā šaurajā fizikas momentā. Bet jūs iziet. Es gribētu no teologa puses parādīt, ka šis piemērs ļoti labi raksturot savu krīzi, kas ir reliģijas un zinātnes attiecībās. Ka mēs tik ārkārtīgi liela autoritāte iegūst zinātni, ka visu pārējo mēs mēģinām kaut kādā veidā sev pamatot no zinātnes ņemot. Un mēs vairs nespējam paļauties ne uz ko citu, kas nav no tā ņemts. Tā ir ļoti liela problēma, un tāpēc ir ļoti vērtīgi, lai mēs tos laukus kaut kā labdalītu. Man prieks, ka jūs tā sakat, ka tu apziņa neko tur neietekmē, tas ir forši. Iespējams pieteikumi, bet mēs ar fizikas metodēm līdz tam nekāda nevaram pieteikties. Ja? Un nekāds pēc tam neizmēs. Šeit jautājums. Bet varbūt mēs varam diskutēt, un tad beigās. Es saprotu, ka jūs uzdosiet jautājumu, kurš Čēvis atbildēs. Jūs uzdosiet jautājumu, kurš Čēvis atbildēs. Es ar lielu prieku dodu Tomam vārdu, viņš galā sēž tur pat, un es zinām asimetri. Atvainojos, galā es viņu jau daudz neļauj izteikties. Īstenībā nedaudz kontekstā tām diskusijām, un to, ko jūs atbildot, ka tā garīgā pasaule, tā trešā acis, ko tu tur sadarīs, to nevarēs tagad nomērīt. Bet tajā pašā laikā mums nedaudz tā fokus ir domāts par laiku. Man bija jāsaka to pirmsākumu. Un tad tas pirmsākums nedaudz zināmā mērā tad ir interesants. Ir sevišķi visās teoloģijās, visās reliģijās savienās, ir tas uzstādījums vairāk vai mazāk, kad tas dievišķais radīja to matēriju, bija šī neiedarbība. Vai kaut kā, vismaz labi. Labi, bet man liekas nebūtu drusku korektāk, ka tad piemeklēt īsto reliģiju tagad pateikt tā nav vai kā, bet tur nav tā miedarbība tā zināmā mērā paredzēta. Miedarbība? Tas, ka tā trešā fiška par tā acīm, ka viņi tomēr miedarbojās ar šo pasauli. Tas ir īstenībā baigi vērtīgi. Es domāju, ka diezgan daudz, ko mēs esam no apgaismības arī tā izsacinājuši, jā. Tas tā ir, jo, piemēram, daudz kas, ko pirms tam tika mēģināts padarīt kā garīgas zināšanas, un tas tika mēģināts attiecināt uz materiālo pasauli, proti, nezinu, tur pasaules radīšanas 6 dienās vai ļoti daudz tādas lietas, ja? To zinātne ir veiksmīgi atspēkojusi. Bet tā lieta ir, ka, piemēram, par to runā par pasaules radīšanu, ja? Tādi momenti vislabāk izskaidrojami kaut kādu, teiksim, reliģijas mistiķu darbos. Kā piemēram, es gribu minēt, teiksim, ir dažādas interpretētas. Piemēram, ir Emīls Svedenoks, kurš bija 18. gadsimtā zviedru zinātnieks. Un viņš 56 gados pie viņa atnāk eņģeļi un saka, Klau, mums Dievs teica, lai tu nāc ar mums un debesīm, mēs tev parādīsim, kā viss notiek. Un rezultātā nākamos 20 savu mūžu gadus viņš pavada rakstot biezas, ļoti korektas. Tā ir laika zinātniskas stila grāmatas par to, kā darbojas debesis. Un tas, ko viņš saka par laiku un par pasaules sākumu, vai pat īstenībā tas svarīgākais, ko viņš saka, ir par pasaules beigām, par laika beigām, ir, ka
jebkuru bībeles pantu, jebkuru svēto rakstu tekstu mēs nedrīkstam lasīt tikai burtiski. Un tas ir tā nav jauna atziņa. Jebkuram viņam ir, ja mēs lasām viņu burtiski, tad tas rezultāts bieži vien neatbilst realitātei tikai. Viņam ir kaut kādas implikācijas, kaut ko viņš apraksta, bet ne visu. Un ir tekstam ir garīgs saturs. Un garīgajā saturā, piemēram, ja Bībelē teica par pasaules galu, ka, jaunajā derībā, ka būs jauna baznīca, jauna zeme, jauna debesis un jauna baznīca un vecā sagrūs, tad Emilis Vedemurs ļoti vienkārši pateica, nē, uz zemes viss turpināsies, laiks pastāvēs, eksistē daudz miljoniem planētām cilvēkiem, pat ja jūs kaut kādā veidā nosprāksiet mūsu citi, bet tie ir procesi, kas notiek garīgajā pasaulē. Tur mainās, tur kaut kādas lietas notiek, un tas, protams, atstāv ietekmi uz jums, bet tas nav saprotams. Un atkal tā lieta, ka garīgo pieredzi tu nevari izskaidrot, kvantu mehānikā, vai tu nevari izskaidrot kaut kādā racionālā valodā. Tas tā nenotiek. Tas vienkārši jautājums, ka tas sanāk, vispār teologiem nav viedoklis par patiesību. Nē, mums ir viedoklis. Tu viņi vari... Viņi vienkārši pieminēja pareizo reliģiju. Tu nevari uzspiest kaut kādu savu stereotipus otrai pusē. Es biju jautājums. Es tieši to saprotu. Tas, ka tu viņu nevar izskaidrot, nenozīmē, ka tu viņu nevar piedzīvot un saprast. Izskaidrot, es domāju, ka tu vari atrast tam kaut kādu ekvivalentu visā pārējā tavā pasaulē. Tādu, kas atbilst perfekti un kas tev pasaka visu, kā tas ir, līdz momentam, ka tu ar to vari manipulēt. Tā tu nav nevari. Pagaidi, tu teiksi vienkāršāk tas viss. Ja kuram cilvēkam, pirmais moments, ko mēs vienojāmies, ka mēs visu nezinām. Līdzīgi ir arī, kaut vai paņemsim vienu jomu no reliģiskā pieredze. Mums ir pieredze, bet mēs par viņu visu nezinām, mēs nevaram viņu pilnībā izskaidrot. Tad mēs lietojam saprātu, tā kā visi normāli cilvēki. Cenšās kaut kādā veidā viņi saprast, ielikt kaut kādu racionālu pamatā, kaut kā to integrēt savā dzīvē. Un tajā piedalās pilnīgi visu procesu, kas normāli cilvēkiem izziņā ir. Vienīgā problēma ir tajā, ka šī pieredze tev nav pakļauta, tu viņu nevar paņemt patīt atpakaļ un vēlreiz pieredzēt. Jā, vai aiziet un vēlreiz pieredzēt. Tāds kā Swedenborgam ļoti interesanti pieredze, jo viņi ir ilgstoši. Jā, vai teiksim, Muhameda pieredze, kur viņš arī ilgstoši saņem savas atklāsmes. Tad viņas ir interesantas savā īpatnībā. Bet viņas tu nevari tā paņemt, un viņas tā nav pakļautas arī. Tu tevi tas teksts, tu viņu vari analizēt. Tu varbūt vari kaut ko iegūt vērtīgus, vai varbūt nevar. Vai tērēt tam laiku, izvēlies pats. Vai tev ir vajadzība, vai tev pietiek ar to, ko tu dari. Es negribu tas izdarīt paši teologs starpā, bet es nepiekrītu, ka es uzskatu, ka ir, kā es teicu, ir vadlīnijas, pēc kurām tu vari iet, lai to pieredzi sasniegtu un pēc tam, lai tu viņu arī atkārtot. Visos? Nē, visos skatījumos noteikti. Bet kaut kādā daudzumā tas tā ir. Jā, kaut kādā mērā. Varbūt fizikiem, un fizikas interesē tomēr tas jautājums par vienu patiesību, un tur jūs varat kaut gan mūsu laiks, ko es gribēju atgādināt par postmodernismu, postmodernismus, ja mēs tad palasām, tur ir ļoti skaidrs tādi piemēri, kas rāda, kur tās patiesības izšķirās, kur viena patiesība vienā kontekstā patiesība, un tas pats nepatiesība citā kontekstā un tam līdzīgi. Bet jūs varat padiskutēt tieši par šo jautājumu. Varbūt man ir praktisks priekšlikums. Mums jau ir pagājuši laikam pusotra stunda. Es nezinu, kā jūtas auditorija, bet... Ļoti labi. Labi jūtas. Tad droši vien kaut kādā brīdī mēs... Ja kāds jūtas, ka viņš grib Es jau tieši tās ir beigusies, jā. Mēs tagad... Tieši tā. Kādā ziņā nevar... Viss tikai sākas, bet ja kāds jūtas, ka viņam ir viss gana, tad droši, jā. Un tad, droši vien turpinām no tā punktu. Nē, mums piedāvājas. Dažiem ir nobrieduši. Par laiku sākumu sāka runāt cilvēki, un tā ir ļoti interesanti. Tur mums prasīja pēc reliģijām dažādi skatīt, bet visi tur varbūt izšķīt. Gribējās atcelties uz to čavu, ko es jau piektā, tas ir forši tevis. Nu kā tad tagad īsti sanāca, ka viņš saraksta tavu tekstu, ko viņam eņģeļi izstāstīja? Ne, tas ir arī kurš tas tajā pasākumā. Un tagad viņš aprakstīja tās planētas, ja? Un tas mums baigi interesanti. Un tagad viņš saskaņā tās dienas to pasākumu, ja? Bet, ja tagad skatāmies no mūsdienu viedokļa, tad tie eņģeļi tomēr kaut kāds muļķības drusku sarunāja.
Tad jautājums, kā mēs attiecamies par to pārējo lietu, tāpēc, ka bija daļa muļķības. Kādas muļķības? Ja tu saki, ka 18 gadsimta dažiem varbūt... Ne par to jautāt. Kādas muļķības? Tur noteikti bija kaut kāds, varbūt, nepaticāts saistībā ar mūsdienu teorijas. Kāds jau ļoti negatīvi attiecās pret Swedenborgu, bet tas arī bija... Tas bija īsti nezināt. Tas bija viņa lauka. Kantam bija savu pieredzi, bija tāds konservatīvs, arī teologs, viņam bija ļoti dziļas teoloģijas zināšanas. Un Swedenborgs bija, tā teikt, no brīvās pasaules, un bija nogājis nost. Un tur bija konflikts, tā kā mums teologu vidū, tā viņiem bija. Tā kā... Tas bija jautājums. Viens aizrādījums tomēr centies novietot tāds bišķi nicinošs terminus, ka kaut kas tur murgājas vai muļķības vai... Nē, jautājums bija korekts. Tiem, kam jautā nav iebildumu, tad... Kā vispār, kā attiekties par tiem, kā jūs attiekties, profesionāļiem tekstiem strādājot, bet kā darīja kaut kādas nesakritības ir, piemēram, tādā valstiņā, ko var fizikāli pārbaudīt. Un tas bija tas nenāks, ko tu teici, ka ir divas tās nozīmes, jā? Bet arī šiem tekstiem tad jāsaprot, ka tur ir droši vien kaut kāda gadīga nozīme, ja viņi fizikāli... Es domāju, ka pušu teksts ir arī, viņam arī pašam tekstam ir šīs dažādas slāņi. Protams, viņš ir radies savā kultūrā, savā laikā un savā vietā. Un viņš ir tādā veidā ierobežots. Un tas ir man ļoti patīk, es gribētu, lai kristietība arī tā domātu, ko teica Dalai Lama. Proti, ja ziņāt atklās kaut ko tādu, kas neiet kopā ar budismu, tad budismu mainīsies. Un ja tiešām ir lietas, kas pārklājās un ko mēs burtiski interpretējam no Bībeles un ko zinātne saka, ka tas ir absolūti garām, tad nav nekāda pamata tev no reliģiskā skatījuma palikt pie tā vai uzskatīt, ka zinātne kaut kā ļauna vai kas. Tas man tieši liekas interesantāši, ko darīt tajās gadījumās, ka pārklājās, un tad tā diskusija ir jēgas, nav jēgas, ka mēs spriežam par kaut kādu to trešo acu. Jā, nu labi, tas ir piemēram, ka arī aicināt cilvēku izdarīt patiesību. Jā. Ir lielās reliģijas, mums ar to ir raksturīgs, kādēļ ir pasaules reliģijas, kad viņas spēj mainīties. Klāt šitam vēl, es vispār. Vienkārši man tā arī jautā formā, ka, tagad redzams, ka, ja kaut kas mainās, tad budisms ir gatavs pielāgoties, vai ne? Vai tas nav iemesls tam, kāpēc tie teksti nav būtiski saprotami, kāpēc viņi tādā formā ir uzrakstīti, kad, lai viņiem būtu vieglāk pielāgoties tam, kas atkārt mainās, vai tā nav gadījumā. Jo, ja uzrakstīs tieši, kad debes, 9, 8 planētas, tur tā, kad konkrēti norādīs, tad tajā brīdī, kad mums nedaudz mainās, tad viņiem uzreiz ir pat viņi uzrakstā, ka nav būtiski jāsaprot, piemēram, kā dīklēt, tad 7 dienās pasauli radīja, kad visībā tas varbūt ir domāts, kad pirmā fāze ir pēc sprādzienu, tad tik miljonu gadu un tā. Vai nav gadījumā tā, ka tiek rakstītie teksti, tāpēc tā, lai ir vieglāk pielāgoties? Es domāju, ka noteikti. Kāda tāda valoda? Ne tikai. Tā ideja ir, ka no simbolu valodu tekstu kristīgā tradīcija, ka jāpaņem kaut kas konkrētāks. Jā, kad Dieva vārds Bībeli. Daudz dzirdēt, daudz par viņu runā. Tas Dieva vārds tradīcijā, normālajā klasiskajā tradīcijā, ir tavra vai lasītāja diskusija ar tekstu. Kad Dievs tev atklājās šajā diskusijā, nevis pašā tekstā vai konkrētajos burtos. Tādēļ Bībele nekad nav uztvērta kā burtiska realitāte vai literāra precizitāte. Ka to nevarētu pateikt labāk vai nevarētu pateikt ar skaistākiem vārdiem, īsāk vai precīzāk. Tādēļ ir tik daudz autori, katram ir sava interpretācija skatījums, bet viņi visi rada diskusiju cilvēkā, kad viņš runā šo Dievu vārdu. Bet tas, ko tu stāsti par to Bībeli, tā jau nav paša kristiešu interpretācija, tā ir teologa interpretācija par kristietību. Nē, tā ir baznīcas tradīcija. Arī kaut kā līdz nesaskatīt. Es nenodāvinās arī. Par pasaules pirmsākumu es gribētu pateikt, ka arī tur mums ir jāņem ļoti uzmanīgi tas, cik daudz mēs ticam vai izmantojam tos populāro zinātni par lielo sprādzienu un to, un cik daudz mēs tajā liekam iekšā reliģisko skatījumu. Jo man ir sajūta, ka pārāk bīstam sāk palikt pie katra jaunākā zinātnes atklājuma, pateikt, ka to jau mēs zinājām. Vai arī, kā, teiksim, lielais sprādziens, tas forši saskana ar radīšanu un tā.
tas, manuprāt, palaiž garām reliģijas domu, un tas arī nav īsti nepieciešams. Bet tajā pašā laikā es gribēju jums jautāt, vai kā ir to lielo sprādzienu, cik, es vienkārši nezinu to teorētisku pamatojumu, cik tas ir tā pārbaudāms, pierādīts, kāds vispār notiek tā to? Kā notiek lielais sprādziens? Jā. Kā ar cilvēku nonākuši, ka tam, es domāju, ka ir bijis tāds lielais sprādziens. Pamatā divi apsvērumi dēļ. Pirmais, ko izdarīja Edvīns Kābls, viņš pierādīja to, ka visums izplašās. Viņš pierādīja, visums izplašās. To mēs zinām, tas tā ir. Un... Viņš novēroja. Nu, novēroja, jā. Jā, viņš novēroja, tieši tā. Tas ir, viņš novēroja, viņš izplašās. Ko mēs vēl zinām? Bija tāds cilvēks kā Woodrow Wilsons, kurš izdarīja vēl vienu lietu. Viņš ieslēdz principā rādioaparātu un konstatēja, ka ir troksnis. Viņš sāk domāt, kāpēc ir šis troksnis? Viņš ir nefrekvencē un tā, un man sanāca arī mazliet parunāt šo jautājumu par vīrusu. Un viņa teica tā, ka tur izmēta vienkārši viņam negāja. Kad sākumā tieši tā pieņēma, ka tas ir vienkārši troksnis. Tad pēc tam tika izslēgts laukā, visas radiostacijas, visu to jau varēja izslēgt, un tajā laikā to nebija tāds piesārņojums. Un viņi konstatēja, ka šis te fons paliek. Ja mēs noregulēsim, teiksim, televizoru nestacijā, tad mums apmēram 1% no šis fons. Un ko uzreiz konstatēja pēc tam, ka šis fons ir vienkārši pēc starojuma arī var būt temperatūra, kā teikt, temperatūra enerģijas mērs, kad viņš ir temperatūrā pilnīgi, viņš ir visvienādākais temperatūras ziņā, kas vien pasaulē ir atklāts. Tas ir praktiski nav atšķirams dažādās. Viņš no visām pusēm mums nāk vienādā temperatūrā, viņš ir ļoti vienāds. Un ko mums pasaka šis? Tas mums pasaka to, ka vienīgais tāds, ko mēs līdz šim zinām, izejot no fizikas, protams, veids, kādā var nonākt objekts tik vienādā temperatūras sadalījumā, pilnīgi visur temperatūra vienāda, ir, ja viņš kādā brīdī ir bijis vienā punktā. Un tad mēs esam salikuši šīs divas lietas kopā un secinājuši, ka ir bijis lielais sprādziens, jo visums izplašās un kaut kad ir bijis viņš ir vienā septā, viņš kaut kad ir bijis vienā punktā. Tas ir divi pamata apsvērumi. Mēs varbūt mazliet nelab izstādi. Tas ir elektais starojums un tas arī ir viens no pierādījumiem šai sprādzienu teorijai. Kad sākums jau patiesībā ir Frīdmaņa atrisinājums Einsteina vienādumam. Tātad es varbūt varu kopsavilkt ļoti īstu domu. Tas nav tā vienkārši minējums. Pirmkārt, tas pirmais atklājums ar radioviļņiem par Frieda Lobeļa Pregnu. Mēs viņu ieraudzījām, tas viņu redzams. Un tad mēs varam analizēt, ko mēs redzam. Bet ir tā Frīdmaņa teorija, Frīdmaņa atrisinājums Einsteina vienādojuma, bet ko salīdzināt. Ja? Un tā temperatūra, ko mēs redzam, viņi saskan ar to izplēšanās laiku, ko Kabels ir redzējis. Un tad nākamais līmenis bija 80. gados vēl bija Nobeļa prēmija par tām nelielām fluktuācijām un izmaiņām. Ja, mēs arī precīzi saskan ar inflācijas teorijas un Abdesidiem modeli, kurā mēs ieliekam daudz mazāk skaits, nekā mēs no tām pavadojam iegūstam. Un fizicim tā gala patiesība tajā šaurai nozīmē tad, kad viņa tā teorētiskā līkne, un tad viņš mēra, ja, un tad tie punkti vai nu gulstās virsū, vai nu negulstās. Ja. Tas, ka viņi sagulās, tas ir mūsu empiriskais pamats, ka mēs ticam, ka kādreiz, un mēs plus 12 miljardi gadu atpakaļ plus mīnus, viss bija daudz blīvāks un daudz tuvāk vienam punktam. Un tad mēs izmantojam to, ko mēs zinām šeit un tagad, lai ekstrapolētu un izdarīt secinājumus, kā tas varēs nākt. Tad problēma tas ir jautājums. Vienkārši interesanti vai? Nē, es viņus to zināju, bet man likās, ka tur vajadzētu nonākt līdz tam, ko mēs gribējām par laiku runāt. Un par to, ka noteikti kopā ar to telpu arī laiks tur tā kā radās. Vai sāk no sprādzieniem, no standarta modelis pareiz no tā laika sākuma kā tāda? Standarta modelis neparedz? Jā. Viņš vienkārši nav attiek. Tas ir, viņš neparedz neko par laiku sākumu, trivializējot. Un tas, kādēļ parasti runā par to laiku un tādām lietām, kas noteikti ir saistīts, ka tie vienādojumi, kur ir iegūti, lai šo sakritību dabūtu, ja, viņi no viena un tā paša skapu punkta, no 14. ģeometrijas skapu punkta, apskata šīs te laika un telpas parādības, un tuvu sākumam viņi bija, vairāk sajaukt, vairāk izliekt, mēs neizbēgami lietojam vienu noteiktu valodu, kura ir specifiska profesionālā sarežģība, kurā laika un telpas iedzieni parādās daudz savādākā veidā, nekā mēs esam pieraduši tagad. Tādēļ arī tie jautājumi ir saistīti ar diskusiju par pirmsākumu.
Vai tu sāki tieši kā laiks sākās, vai? Nē, tas Varbūt tās tad mēs varam kādu pauzīt paneli diskutētājiem. Ir ļoti ilgu laiku gaidu uzdot jautājumu. Man ir varbūt tāds mazliet provokatīvs jautājums teologiem, jo man ir ļoti grūti redzēt, kā teoloģija nodarbojas ar zinātni. Man šķiet, tas ir tieši tikpat lielā mērā, kā piemēram Harry Potter fanu klubs nodarbojas ar zinātni, pētot kādu vienu grāmatu ļoti padziļināt un man atrast skaidrojums tam. Jo es īsti nespēju saprast, kas ir tā garīgā dimensija, par ko jūs runājat, un kādi ir tie garīgie pieredzējumi, jo neirozinātne un, piemēram, ķīmiskai disbalanses smadzenēs ļoti viegli var izskaidrot to, kāpēc cilvēkiem šķiet, ka viņiem runā eņģeļi vai ka viņiem ir kāda dieva misija. Tas nav nekas mistisks, tas nav nekas tāds, ko zinātne nevar izskaidrot. Viens jautājums. Kas ir tās vairākas spēles? Tas, kā eksistē dažādi šie, kā es to saucu pracību, lai uztvers lauku, tas nenozīmē, ka viņiem nav kaut kādas bāzes vai ka viņi nekādā veidā nav saistīti. Proti tas, ka smadzeņu darbībā mēs varam konstatēt lietas, ko cilvēki raksturo kā reliģisko pieredzi, savā būtībā nekādā veidā nevar apgāst to, ka tā ir reliģiska pieredze. Tas vienkārši parāda to, kā tas notiek. Vai ne? Es tev gribēju viens jautājums. Tātad ir smadzenes notiek kaut kas, ko ir pieņemts saukt par reliģisko pieredzi, tas nekādā veidā jautājums bija par smadzenēm, vai jautājums bija par to, kā teoloģija būtu kādā papildus pierādījums. Bet tas ir tas ārkārtīgi ierobežotais zinātnes skatījums, kas man ļoti nepatīk, bet man viņš arī ir galvā. Es ir viena replitāte. Zinātne pretendē uz to, ka izskaidro. Bet tas, kas tiek darīts, tie ir doti skaidrojumi. Tie jau nenozīmē, ka viņi izskaidro tagad. Izskaidrošana viss nolikts malā. Viņi dod skaidrojumus, šie skaidrojumi ir publicēti, viņi piedāvā. Tas ir, ka kāds saka, ka tas ir izskaidrots un kaut kas tāds. Tas viss ir fantāzijas sērijas. Tur jau sākās jauna reliģija un jauna ticība. Tas ir vai tu tici šim skaidrojumu? Tas var kaut ko apgāzt, bet tas nav, tie nav pierādījumi tā kā matemātikā, kas tiek pierādīti. Bet pašā sākumī. Es gribēju pateikt vēl, ka pēc būtības mums tas ir iegājies šeit visiem teologiem, ko profesors Cālīts mums mācīja, ka mums ir jāmēģina atteikties no apgaismības iespējas savā galvā, kas ir arī tavā galvā. Proti, ka tev nodala ļoti strikti objektīvu pasauli un subjektīvu pasauli. Kaut gan īstenībā, ja tā skatāmies, tur ir ļoti šaurs dalījums un ārkārtīgi grūti izglīt. Un tas, ko tu vissliktākais dari, ko es arī daru, to nevainoju, ir, ka tu subjektīvu pasauli lietas kā nevērtējumu, kā impulsīvu, kā absolūti, kā tādu, tu vienreiz kopā ar iedzieniem iracionāls, ar iedzieniem neizprotams, neizskaidrojums, un sanāk tas bija arī ar iedzieniem, teiksim, sievišķību vai vēl kaut kāds, ja? Tas vairs nav tā, bet tās lietas paliek, un līdz ar to, ja mēs nespējam atzīt, ka empiriska pieredze eksistē arī iekš cilvēka, ne tikai ārpus cilvēka, tad mums nevar būt dialogs starp zinātni un reliģiju. Un vēl viena lieta, ka empiriska pieredze iekš cilvēka ir ar ārkārtīgi lielu prioritāti par objektīvu pieredzi ārpus cilvēka. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi tur klāt. Tu nevari apmanim pajautāt, kāpēc viņš krīt. Bet tu zini to. Es to noteikti neapšaubu, bet jautājums arī bija, kāda ir papildu pierādījuma tam, ka pastāvāk reliģiskā. Papildu pierādījumi ir entās liecības un grāmatas par to, kāda tā cilvēka Tātad, atkal, tie trīs soļus atkārtoši vienkārši vēlreiz. Ir darbība, ko mēs darām, tā ir reliģiskā praksa. Tad ir lietas, ko mēs novēram, un pēc tam tas posms ir, ka tavā tradīcijā tu to apspried, un tu veido to, kas tas ir. Tu vai to norādi, vai apstiprini, vai kā, ja? Un tas, es neredzu nekādu iebildumu tam, vai tas būtu, patiesi, tu nevari to izdarīt, vai ja pieņem kaut kādu, ja priekšpozīciju, tad uzreiz var skaidrs to nodalīt. Bet, ja tu atstāji brīvu kā varbūtību, tad tev ir ko pētīt. Ja tu iepriekš pieņem, ka nevar būt, tad tas smadzeņu lauki, ja viņi parāda kaut kādu reālu realitāti, nevis tikai pašu smadzeņu laukus. Ja tu iepriekš tā pieņem, tad nekas tālākais nav iespējams. Bet, ja tu atstāji kā brīvu realitāti un atstāji iespēju būt arī kādam saturam, tad procesā kaut kam ārpus tā visi,
tad ir pavisam cita perspektīva. Tieši tā, jo ja tu paņem ļoti radikāli, tad tas, pie kā mēs nonākam, ir, ka mums ir jāatmet arī savas sajūtas, savas vēlmes, savas gribas, savu mērķi. Viss tas, ko mēs arī varam reducēt uz smadzeņu darbības funkcijām. Un pie kā tad mēs paliekam? Un vai tas būs tu, kas tur gala beigās būs? Es nezinu, man atskatīt. Es varbūt varētu atgriezties pie tā sākuma paši, jā? Vienkārši mēs vajag aizsākt sākuma dēļ tā, ka, kā es saprotu, es saprotu tā, ka nav neviens tajā lielajā sprādzienā bijis un nofotografēs, kāds viss notika. Šobrīd, kā es saku, tie eksperimenti, iet uz to, ka sprādziens ir bijis, bet tā es saprotu, tā laika alta tieši tajā brīdī arī, ka laiks ar kādu brīži sākas ir viens, kopš tā brīža arī laiks sākās. Pastāv vēl, ko es esmu lasījis un kāda informācija iegūst, ka pirms tam iespējams, ka tur ir teiks, ka pirms tam, neuzzinās, kas pirms tam ir bijis, bet pirms tam ir bijis imaginārais laiks, lai arī to tas nozīmētu. Bet man īstenībā vairāk, ka tas, kā no jums puses sākums izskatās, jo cik es saprotu, katra reliģija tomēr ir savas īpatnības. Ja mums pajautā, kā mēs to redzam, mums uzreiz ir eksperiments, līkne, šeit bija sākums. Bet kā jūs no savas puses, tad jums ir kā jāpiemetās kādai reliģijai klāt vai kaut kam, jo ja katram ir savādāk, tad jūs nevarat tādu vienoteikt viedokli noteikt, jā? Nē, dažādas perspektīvas. Bet ja teikt pajautāt, kā no jūsu puses izstāstās sākums, kā jūs kā perspektīvu izvēlētos skaidrot to? Redziet, pēc būtības, es neko jau nepateikšu. Visu sarunas laikā es esmu mēģinājis pateikt, ka es ļoti uzticos un es esmu reāls ticīgs zinātnes tāds, teiksim, adepts, jā, proti. Es esmu reāli, tāpat kā jūs, es jau neko no tā neapgāžu. Vienīgais, ko varētu pateikt par laiku, ir tas, ka mēs parasti skatāmies uz to no tā, ko to dara Dievs, ko tas nozīmē Dievu kontekstā. Un ko mēs varam spriest par Dievu un vai, proti, tur mēs nonāksim pie tā, ko Ģirds vairāk gatavojas par to, kā dažādas laika izpratnes mums var mainīt vai nemainīt to, kā mēs spriežam par Dievu. Dievam noteikti atkarīgi, kas ir teoloģiski atklāsmes parādās, ko es mums spriež, kas ir diezgan būtiski kā loģiskā modelē. Ja viņā ir kaut kāds loģisks pretruns, tad modelis nestrādā, viņš nav saprātām izzināms. Tas ir arī jau modelim. Jā, tieši tāpat ir teoloģija. Mēs mēģinām izslēgt visādas pretrunas un padarīt modeli daudz efektīvāk. Bet tad, kā ir ar reliģiju un Dievu, tad katrai reliģijai ir savu Dievs tomēr, vai ir savs modelis, kas tiek vienkārši Dievs savs. Bet tas modelis tajā reliģijā nestrādā, tad viņš tas... Nē, vienkārši līdz ievērt, kad ir... Tas arī nebūtu īsti pareizi, jo mums ir jāizprot, labi uz kristietību vai tā, bet skatoties citas reliģijas, mums arī tāda rietumnieciskā domāšana jāņem vērā. Jāpēta, jāiefiltrēs viņu domāšanā. Un nav īsti pareizi varbūt teikt to jēdzienu. Nē, varbūt vienkārši tas saka Dievs, bet to nedomā, tas Dievs, ko kristieši, tas varbūt vienkārši tas augstākais spēks. Nē, pavisam cits koncepcijas. Tāpat nav. Vienmēr tas ir augstākais spēks, citur tas ir pamatspēks, pamatesība. Es vienkārši domāju, ka tie kontekstā, ko es uzdevu par to rakstiem, ja tas modelis tev sajūt pretrunās no tā teksta, ko jūs izviet, to reliģiju izmet ārā, ko? Visu to reliģiju? Vai neko neizmet ārā un pasaka, mēs vienkārši burtiski neuztveram, tur jāuztver savādāk. Tas problēma visiem. Man liekas, ļoti. Vai tad nav tā, ka tu nevari pateikt, klausies šito, es nesaprotu? Vai tu pateikt? Nē, es jau neko nesaprotu. Nē, ne jau par tevi, es uz to neteicu. Es konkrēti, piemēram, ja man kaut kas no svētiem rakstiem man bieži vien nav skaidrs. Es domāju, tur ir tā, man liekas, tā atšķirības starp fiziku un teoloģiju. Ko jūs no paši No pašāku, ko mēs mēģinām īstenēt to vienu patiesību, ka tā viena patiesība tur skatās kādam katrs tas skatījums. Un arī tagad, kad mēs no modeli netam izkastē, vai pasakam, jau šķiet stūmam gadiem darīs. Bet jūs kā sakat, ka tomēr mēs esam aprobežot, lai to modeli saprast. Tā varētu būt? Nē, tā nav. Es tā sakot, domāju, ka tā problēma tu ļoti labi iezīmē.
Un man liekas, ka tā loma, ko zinātne iegūs drīzumā reliģijas un zinātnes attiecībās, ir tas, ka jūs būsiet tas tā vide, kurā reliģijas varēs savā starpā vienoties. Proti, jūs radāt ļoti smuku bāzi tam, uz kā mēs varam veidot savas attiecības ar citām reliģijām, kristietības un vienalga. Ja? Jo neviens jau neargumentē pret zinātnes. To dara, es nezinu, kaut kādi pāris īpatnē amerikāņi, man liekas. 50%. Vai var būt nepareizi, ka reliģija? Tad tā, pavisam vienkārši iepriekšējo jautājumu. Es domāju, jā. Pāvela vārdiem no Bībeles citāts, ja Kristus nav augšām cēlies, tad mūsu ticība ir muļķība. No teoloģijas viedokļa, domāju, ja no teoloģijas viedokļa būtu nepareiza reliģija. Jā. Kur būtu, principā, jāizpūt izkastē. Es domāju, ka jā, mēs varam tāpēc, mēs varam izmantot to, kas mums ir dots, un jūs izmantot. Mēs skatāmies, kur ir pretrunas, kur ir tas, jā. Teiksim, jo ir pēdējā laikā, īpaši pēc otrā pasaules kara, ļoti īpatnējs reliģiskās kustības radušās. Atlantijas vai Klusija okeāna neatcerās visu salā, uz kuras dzīvo, kaut kādas ilgas. Otrā pasaules kara laikā amerikāņi ieradās uztaisīt aviācijas bāzi. Un viņiem atlidoja, pie šiem cilvēkiem atlidoja helikopteri, nolaidās un atstāja kolu un hamburgerus un aizlidoja bez būtības. Un tagad, es nezinu, vai joprojām, bet vēl pavisam nesen, tie cilvēki bija pilnīgi pārliecināti, ka eksistē Dievs, kurš ir atlaidies pie viņiem ar helikopteru, devis viņiem kolu un hamburgerus. Tas viss ir reāli, tas ietilpst viņu garīga koncepcija. Un, protams, ka mēs saprotam, ka tas ir nepareizi. Bet ar ko viņš ir nepareizāks par kādu citu reliģiju? Ļoti vienkārši praksa. Reliģija ir praksa un tradīcija, kuru tu vari. Es to pateikšu vienu piemēru. Kā saka, ka tev ir vajadzīgs 10,000 stundas, lai uzrakstīt zinātnes disertāciju. Tas ir tāds aptuvens cipars, vai ne? Tāds pats cipars tev ir nepieciešams, vai ja ne lielāks, lai tu varētu kaut ko sasniegt reliģijas jomā. Es gribu ar to man palīdzēt. Tomēr tā gluži 100% pateikt, ka viņi ir apklāni, to nevar. Jo parasti tādas virzienus pēc kritērijiem, pēc punktiem nosaka. Un ja viņš pēc vairākiem punktiem uzrāda, ka tā ir kaut kāda reliģiska prakse, lai gan viņi no ārpuses viņi ir absurda, tajā iekšpusē viņa tomēr ir kā socioloģisks fenomens, viņš uzrāda tos reliģijas tapšanas, tos elementus, un tas jau ir tajā virzienā. Viņi ir atklāma no tās ārpuses, tas, ka tu pasties, kā tas viss ir atvies. Tas jāplāna, bet tajā iekšpusē jau doks pareizi uzturēt. Viss tur ir kārtībā. Es vienkārši gribētu jautāt. Es gribēju pateikt, principā precīzi, principā to pašu, ka tajā gadījumā mums reliģija šeit nepareizi, bet cilvēkiem, kas uz saules, teiksim, lēkāja uguns, kuriem fotogrāfijas esmu redzējis, viņiem iedeva pārtiku, otrā pasaules kara laika, Klusijas okeānā pāris gadu šo pārtiku deva, viņi tiešām pēc tam būvēja skulptas, ir salmu skulptūras, šajā te helikopteru lidmašīnas izskatā lēkā ar viņām, viņus pielūdza. Jā, protams, manā skatījumā tas ir nepareizi, jo es zinu, kā helikopteris darbojās, un, protams, ne visos sīkumos, un pamatprincipi man ir skaidri, bet viņiem tā bija, tā kā jūs teicāt, subjektīva pieredze, ka viņu zinātne to nespēja izskaidrot, viņi rodas skaidrojumu šajā te subjektīvajā lietā. Jā, mums bija labi, mēs gribam, lai nāk atpakaļ, ko mēs darīsim, taisīsim salmu skulptūru, varbūt atvizos. Tā kā, viņiem, manuprāt, tā kā teikt, ka reliģija ir nepareiza, tas ir, šajā gadījumā tas ir dīvains konflikts no zinātnes viedokļa, jā, bet no reliģijas viedokļa, man liekas, Teoloģijas viedokļa, teoloģija ir zinātne, un viņa tāpat vērtē, kā tu izvērtē. Ja informācija, kas ir zināma, izvērtē viņu, un tad izvērtē secinājumu. Tad apgalvums īstenībā, ka varētu būt arī helikopteri, viņš nav tāda nepareizi. Nē, tur viņš zins par pareizi. Šeit ir mani, kas sakāms. Ir tā, ka ir dažādas reliģiskās tradīcijas, ir tas modelis, kā mēs teicam. Tas, kādēļ helikopteris iekļāvās viņu modeli, norāda kaut ko par viņu modeļu būtību. Nevis tādēļ, ka modelis nav praktisks vai pielietots, kolēģis ļoti praktiski nav hamburgeri. Bet atkal tas ir iepriekš reliģijas darbības. Bībele ļoti daudz runā par to. Tieši par šādu veidu lietām, par reliģitību. Tas pasaka, kas tā ir? Pagaid, tu par kristietību jauc ar vienu citu reliģiju. Nē, es vienkārši saku, ka iepriekš kuras reliģijas eksistēja praksa, kā dīlot ar tādiem gadījumiem.
Tāpēc, ka es gribu daļai piekrist tam, ka ir nepatiesi reliģijas. Piekrīt, tu nepiekrīt tās reliģijas. Nē, ir nepatiesi, tikai viņi vērtējumi, reliģijas vērtējums no zinātnes viedokļu, ar zinātniskām metodēm, mums ir teksta kritika, mums ir empiriskie lauku pētījumi, mums ir skatīties, ko cilvēki, kādu modeli veido, un paskaidrot viņam, ka viņi kaut kādam citām tīstēs, pašām tām telefoniem viņi diezi. Jā, nē, Jā, es arī domāju, ka es varu to vairāk pateikt par šito. Ko tas varbūt pēdējais vēl komentārs, jā, un tad mēs taisam noteikti starpbrīdi, jā? Tas bija jautājums par starpbrīdi. Jā. Vienkārši salautot tā, kā te ļoti daudz informācijas, kā es to varētu varbūt sapīt kopā ar savu pieredzi fizikā, kad jūs ļoti daudz pieminējāt modeļus. Īstenībā fizikā arī ļoti daudz modeļi. Man gan liekas, ka katru modeli fizikā var uzskatīt, piemēram, par reliģiju. Piemēram, mēs iedomājamies mašīnu, vai ne, ka viņi brauc. Nu, ir modelis, tas ir materiāls punkts, kuram nav tur pretestība nekāda. Tas ir modelis, kurš no īstenībā viņš nestrādā, jo ir pretestība gaisa, bet ir skolā māc, ka viņi uzskata materiālu punktu, kurš kustās. Un tajā brīdī tas varbūt ir modelis, tā ir reliģija, ko ļoti daudz cilvēku pieņem kā patiesi, vai ne? Bet tagad, kad mēs ejam tālāk, mēs uzzinām, ka kaut kādiem fiziķiem, kuri ir izmācījušies augstāk, viņi sapraši, ka īstenībā tās muļķības, mēs to modeli esam attīstījuši, un mums ir, katram ir savu modeļu, katram ir savu reliģija, un man liekas, ka viss ir apmierināti. Tikai, varbūt vienīgais vieniem liekas, ka tiem ir nepareizi, bet fakts. Bet liekas, ka tur parādās tā modeļa vienkārši, ka katram ir modelis un katrs dzīvo un viņam ir labi ar to. Vienīgais, kad evolūcija un tā patiesība ir tomēr, viņa attīstās, un mēs jau, tas ir cilvēcisks izpausmes, ko mēs no tā saprotam. Tas absolūtais iedziens jau nav tik tā izzināts, ko Ģeķis sākumā teica, un tāpēc ļoti labi saka, tas vienkārši iet kopā tādu attīstību. Tam būtu jāiet, nevienmēr iet. Jā. Reizēm modeļi tiešām ļoti ļoti. Skatās par daudziem patiesības aspektiem mums ir izdevies vienoties. Tad droši vien šobrīd mēs noteikti pasludinām starpbrīdi, ja? Ja paliks 2 mēneši, ja? Cik garu, ja? Ja pēc kāda... 15 minūtes. 15 minūtes, ja? Pēc 15 minūtēm vēl būs diskutēt gribētāji, tad viņi sanāk šeit diskutēt, ja?